Esiet sveicināti kārtējā futbola sīkuma nav epizodē, un atgādinu, ka visas šīs epizodes, šie raidieraksti top sadarbībā ar Latvijas Futbola Federāciju un Sportlandu. Šodien mēs esam tādā kā izbraukuma režīmā, esam ciemos futbola skolas, futbola akadēmijas Meta birojā, un mani sarunu biedri šodien ir futbola skolas Meta līdzdibinātāji Girts Mihelsons un Andris Riherts. Un, protams, ka mēs runāsim par tiem sīkumiem, kuru futbolā nav. Man ir liels prieks jūs šādā formātā satikt, un te droši vien ir jāatzīst arī mūsu skatītājiem. Es pats esmu Metas audzēkņa tētis, tāpēc par daudz ko mēs šodien runāsim, es runāšu no savas sajūtu prizmas, no pieredzes prizmas, un šī pieredze ir jau vairāk nekā 10, apmēram varētu teikt, 10 gadu garumā. Tāpēc sāksim ar to, ka futbola skola Meta jau ir izaudzinājusi tādu kārtīgu vienu paudzi, ja mēs tā atskatāmies no 4 gadu vecuma līdz pilnvērtīgam pieaugušam cilvēkam, futbolistam, profesionāli. Pirmais jautājums jums abiem. Ir tā sajūta, ka esat jau kaut ko labi izdarījuši Latvijas futbolam šiem gadiem? Grūti tā pateikt, vai tas ir labs vai slikts, to droši vien, ka ir jāvērtē apkārtējiem. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu mērķu nospraušanu, kura bija pašos pirmsākumos un organizācijas dibināšanas sākumā, tad šie vairāki mērķi, par kuriem mēs tā kā runājām un domājām, ka mēs zinām, kā vajag. Vai jūs zinājāt, kā vajag? Tajā laikā mēs zinājām. Šobrīd varbūt šīs domas jau nedaudz atšķirās, jo iegūt ir gan arī 20 gadu pieredze, pat vairāk kā 20 gadu pieredze. Un šie mērķi ir sasniegti, bet ir izvirzīti jauni jau. Un tiešām ir prieks par to atskatīties atpakaļ, ka šos mērķus tā laika saprašanai, ko mēs tā kā nospraudām, tos tiešām ir izdevies sasniegt lielāko daļu. Viens ir palicis vēl nesasniegts - Latvija Eiropas vai pasaules čempionāta fināla turnīrā, kurā spēlē arī daļa no Metas audzēkņiem. To mēs gribam vienu dienu ļoti piedzīvot, dzirdēt himnu fināla turnīra laikā. Atkal nav stāsts par uzvarām vai zaudējumiem, bet vienkārši tur nokļūt atkārtoti vēlreiz, tas būtu liels gandarījums. Andri, tavs sajūta šajā sakarā 20 gadu griezumā, varbūt, kā ir arī mainījušās tavas domas par to, kā tad ir jāaudzina futbolists? Gan jau, tā kā jau Girts teica, sākums ir, teiksim tā, emocionāli pārpildīts, jo vairāk emocijas kaut kur pārņem kaut kādus darbus, un tu dari vairāk. Apjoms ir, teiksim tā, iet plašumā, šobrīd mēs ejam dziļumā. Tāpēc, kad ir jau pamati, tā sakot, ir uzstādīti. Bet, manuprāt, to, ko Girts arī pieminēja, mēs izlikām mērķus un centāmies uz tiem strādāt. Un arī ik pēc, teiksim tā, 5 gadiem paskatīties, vai tiešām mēs esam to izpildījuši. Un šobrīd sanāk tā, ka mēs ejam uz priekšu un tiešām varam ielikt ķeksīšu vienmēr, kad ir kaut kas sanācis, kaut kas vēl jāuzlabo, un tad jāiet uz priekšu. Bet, manuprāt, ja runājam par Latvijas futbolu, tad skaidrs, jebkura jauna futbola kluba vai futbola skolas izveide, tas ir, manuprāt, ir tāds labs pamats stipram Latvijas futbolam. Un man prieks, ka tās tradīcijas iet uz priekšu futbola skolā Meta, un mēs ejam uz priekšu, un tas klubs apaug ar ļoti daudz personībām. Tāpat tās klubs apaug ar ļoti daudz audzēkņiem, ģimenēm, veidojas jaunas ģimenes. Šeit Metā pat ir satikušās un izveidojušās ģimenes. Un arī tagad arī infrastruktūra arī Meta attīst. Un redzam, ka tas ir tāds vērtīgs Latvijas futbola, teiksim tā, atspērienu punkts. Varbūt skatītājiem, klausītājiem šobrīd nav nejausmas, cik vispār ir audzēkņi futbola skolā Meta? Šobrīd mēs ceram, ka mēs spēsim palielināt audzēkņu skaitu ar papildus laukumu izveidi, bet tas šobrīd uz esošo infrastruktūru turās no 750 līdz 800 audzēkņiem. Ar ko sākās futbolists? Kā Meta atrod vai kā atrod jūs jaunie futbolisti? Tātad šeit mēs runājam droši vien par vecākiem. Kā notiek šī rekrutēšana? Mums vakar tieši ar Andru bija diskusija, un vairākas gadus garumā jau šī diskusija ir bijusi, kas tad mums ir, vai mums ir atlase, vai mums ir piesaiste. Ja? Būsim godīgi, Latvijai
maz sakara ir ar atlasi, jo mēs tomēr atrodamies citā režīmā, citā attīstības posmā, salīdzinoši ar pasaules futbolu, un tāpēc mums būtu ļoti būtiski visiem saprast, visiem klubiem absolūti saprast, ka mūsu galvenā prioritāte ir piesaiste, un tā ir pat prioritāra lieta, uz ko mums visiem vajadzētu strādāt, jo mums ir būtiski ne tikai futbola kontekstā, bet vispār ļoti sportiska sabiedrība. Un pēc tam, ja jums kā valstī, mums kā valstī, ir izveidotas šīs sportiskās aktivitātes tradīcijas no paudzes uz paudzes, ka mēs pat nevaram ģimenē iedomāties. Tas nekas, ja tur nāk mediķu ģimene vai mākslinieku ģimene, bet ka sports ir mūsu viens no tādiem pamat elementiem un dzīves sastāvdaļām. Un tad mēs varētu vienu dienu jau mēģināt par šo runāt kā par atlasi jau kaut kādā profesionālā ievirzē. Tāpēc uz šo dienu mēs ļoti daudz veltam tiešām laiku skaidrojot un runājot par to, ka sports ir pamats veiksmīgai un labai dzīvei. Un ar tādu vēstu mēs arī dodamies pie bērndārziem, skolām un mēģinam, uzrunāt, ka mūsu gadījumā futbols ir kaut kas īpašs. Tad, principā, tā tulkojot, varētu saprast, ka futbola skolā meta no pavisam mazie, nāk visu un jūs ņemat visus. Ja? Tur nav kaut kāda kritērija, un beigās šis 4 gadu vecums, no kura jūs aicinat sākt interesēties par futbola apgūšanu, tieši treniņos. Ja? Ir tas, kurā šīs arī nevar nekādu atlasi veikt. Mēs ar Andru arī esam daudz runājuši, un Andrus noteikti varētu nedaudz papildināt, ka mums jālauž ir šis stereotips, ka iesaistīties var futbolā vai vispār sportā Latvijā tikai pašos pirmsākumos. Ka mēs esam pieraduši, mums bieži vien vecāki zvana vai jautā, vai jūs veicat uzņemšanu? Nav tādas uzņemšanas. Bērnam ir jārada iespēja jebkurā laikā, jebkurā brīdī, ja viņam parādās šī interese par sportisku, organizētu aktivitāti, nodrošināt šo iespēju iesaistīties futbolā, vai tie ir 4 gadi, vai tie ir 11, vai tās ir meitenes 18, vai mammas 25, 26 gados. Mums ir jāuzbūvē šāda attieksme, lai mēs izpildītu šo mērķi par sportisku sabiedrību. Un kā jūs to organizējat metā? Ir arī tā, ka klubam pievienojas jau vidusskolas vecumā? Meitenēm tas ir raksturīgi, ņemot vērā, ka viņas izgājuši kaut kādu laikam loku starp vecāpas sapņiem, mamām noteikti, kuras dejot un dziedāt un tā tālāk. Tad viņas kļūst noteikti patstāvīgākas un saka, nē, es tomēr iešu futbolu. Ļoti daudz meitenes atnāk ap 12, 13 gadiem. Futbolā šobrīd pie Latvijas futbola sieviešu un meiteņu attīstības tas iespējams ir pat varbūt tas īstais laiks ir. Bet mēs gribētu, un mēs arī veicinām to, lai viņi kopā ar puišiem jau sāk jau no 4 gadiem. Un, manuprāt, atnākot uz treniņiem metā, jūs māmas un vecmāmas, kuriem varbūt tās meitas nāk, ka to vidi mēs cenšamies radīt tādu, kad viņas arī uz palikšanu tad varētu. Meitenes vispār jaudīgāks par čaļiem 4 gadu vecumā. Arī jāsaka, ka puiši izmēģinot citus sporta veidus arī šādā vēlā vecumā nonāk futbolā, un mums kā futbola sabiedrībai, mums kā klubam, ir jābūt gataviem. Mums ir jārada apstākļi, lai mēs šos jauniešus bērnus varētu piesaistīt. Jo būsim realisti. Tas nav tikai futbola jautājums, tas ir valstiskās stratēģijas jautājums par to, kāda un cik spēcīgi mēs būsim kā nācija. Jo, ja mēs tikai ļausim šai pagātnes tādam modelim, kur treneri nāk un strādā tikai ar tiem, kas kaut ko māk. Ar talantīgiem. Tas ir absurds. Ja? Un es esmu vienmēr teicis, un mums ir bijušas ļoti krasas diskusijas, un es esmu absolūts pretinieks sporta skolu uzstādījumam, ka sporta skolām ir jāstrādā tikai ar profesionālās ievirzes šiem bērniem, kas ir augsts sasniegums sportam paredzēti. Tas ir absolūts muļķības.
Mēs kā valsts šādu stratēģiju pat vispār nedrīkstam atļauties. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu domājošu cilvēku tuvu sportam laist. Un šie treneri, diemžēl, kur bieži vien pabeidz Latvijas sporta šīs akadēmijas un programmas, viņi, diemžēl, ir uzkonstruēti tikai ar saprašanu. Labs treneris, tas ir treneris, kurš sagatavo audzēkni goda piedestālam vai olimpiādē. Tieši tā, tas ir muļķības. Nevis šobrīd, bet mūsu valstī ir būtiski, un Latvijas futbolam jau vairāk, saprast to, ka trenera loma ir pavisam citādāk. Mums ir jāpanāk, ka maksimāli daudz bērnu iesaistās futbolā. Tas ir runājot par kopējo, teiksim, to pašu veselības situāciju valstī, un te mēs jau pieminējām aizkadarā pieaug šis aptaukošanās indeks, ja mēs skatāmies uz mūsu jaunatni, un tas, diemžēl, ir bēdīgi, un sports, jebkāds sports, protams, var veicināt šo veselīgo dzīvesveidu, un tā tam ir jānotiek, bet jums taču futbola skolā met, kaut kādā brīdī jūs nošķirat šos, sportistus, futbolistus, kuri, teiksim, nodarbojas ar sportu tikai veselības dēļ, un tie, kas, varbūt iet uz kaut kādu rezultātu un panākumiem. Futbols ir kā instruments vispār nodarboties ar sportu, ja futbola skolā met, bet mums iekšēji ir tāds treneru kodeks, es nezinu, varbūt cits vārds jāatrod, ir kaut kāds treneru lielākais sasniegums ir bērnu prieks. Viss. Jā, tas ir lielākais sasniegums šajā klubā. Un kad nodala, kad bērnam tas sacensties, viņam jāsacenšas ar savu līmeņu. Ja, tāpēc mēs nodalām līmeņus, lai viņam veidojas tā vide, kur viņš labi jūtas. Ja, kur viņš var sacensties, vismaz uz treniņu atnākot, ja, kur viņam ir līdzīgi domājuši arī tie bērni, kuriem patīk vienkārši futbols. Ja? Viņam patīk nāk trenēties. Citiem pat īsti negribas tās spēles, bet viņam patīk uz treniņiem nākt. Ja? Un treniņos, viņam tā sacensība treniņos, kas ir bijusi, viņam ir pilnīgi pietiekoši. Un to spriedzi nevajag paaugstināt. Ja mēs paaugstinām to spriedzi, teiksim tā, tam bērnam, pēc tam vēl vecākiem, neīstā brīdī. Jā, neīstā brīdī. Kad nav tas briedums vēl bijis. Jā. Tad vienkārši ir tā, ka viņi aiziet prom no futbola, no sporta. Mēs to negribam. Mēs gribam, lai tieši otrādi viņi izbauda to laiku. Mūsu mērķis ir vienmēr, kad ir no bērndārza līdz vismaz vidusskolas beigšanai, kad viņi ir futbolā. Un Latvijas čempionāts jauniešiem ir arī nodrošina to. Principā žēl, ka, protams, šogad ir ādsbumba, ir atcelta vecākai treniņu grupai, kas ir U19. Ja, jo mums skolā pat 20 gadnieki mācās. Ja. Un, ja mēs viņam liedzam sacensībās kaut kādās piedalīties, kuri vēlās, ja, tad viņam atkal jāiet uz kaut kādu pieaugušo futbolu, kur varbūt tās viņi īsti vēl nav gatavi tam. Jā, bet vai jūs man piekritīsiet? Tas, ko esmu piedzīvojis, ka brīdī, kad tiek nošķirtas šīs meistarības, vienai lielai daļai vecāku piezogā šis jautājums, tad jau manām bērnām laikam futbols īsti nederēs, viņš nav tik talantīgs kā pārējie, un sākas šis varbūt tieši ģimenē. Mazliet šī spiediena izdarīšana uz to, ka tu redzi, neesi tik labs kā tie čaļi vai meitenes, un tu spēlē otrā komandā. Redzi, es Jāni gribētu nedaudz nokomentēt un varbūt iemest ar akmeni tā draudzīgā veidā mums kā vecākiem, jo mēs visi trīs esam filmētājs, tā skaitā ir vecāki. Un mēs esam tomēr lielākā daļa dzimuši pat Padomju Savienībā. Jā. Mūsu vecāki ir tikuši uzkonstruēti tajā sistēmā. Un mūs audzināja vai sūtīja uz sportu, vai uz mākslu, vai uz teātri, vai uz dejošanu tikai ar vienu mērķi – gūt panākumu un izspiest rezultātu. Mums visā skolas sistēma aizvien turpina turēt pārāk lielā spriedzē bērnus, kur vienkārši vēlas mācīties. Viņi vēlas aiziet uz skolu priecīgi un atnāk mājās priecīgi. Mēs viņus tur, kas sacīt, skaldam, tāpēc, ka skolotājs vai direktors ir iedomājies, ka viņam virs galvas stāv kaut kāds cirvis, kurš nocirtīs viņam visu, ko vien var nocirst, gadījumā viņš reitingam neatbildīs. Tās diskusijas, kas mums par izglītību ir, viņam nav nekāda sakara ar rezultātu gūšanu uz attiecīgo bērnu jaunieti. Vai šo
rezultātu vai panākumu vai sasniegumu ceļu ies audzēknis, to viņš izvēlēsies pats. Un tam nav nekāda sakara ar mums, un tāpēc līdz ar to ir absolūti nepareizi, un mums ir diezgan kropla tā uztvere Latvijas sabiedrība. Tad mēs atvedam uz futbolu vai uz kādu citu sportu. Ejam caur futbola prizmu. Mēs atvedam uz futbolu. Nu kā mums treneris sanāk? Šķiet, ka viņam nesanāk, mums laikam jāiet prom. Nu, klausieties, jūs varbūt uzdodat jautājumu, vai pirmkārt bērns šeit jūtas labi, vai viņam patīk tas, ar ko viņš nodarbojas, un beidziet uzlikt kaut kādu izdomāto standartu vai kaut kādu kritēriju, par kuru jums vispār pašam kā vecākam nav nekādas nojausmas, jo jūs nekad neesat gājuši to ceļu. Jūs nekad neesat pats spēlējis futbolu, un ziniet, lai spēlētu augstā rezultātā futbolu, tur arī jābūt noteiktam rakstura īpašībām. To, ko Andris minēja par vēlmi sacensties vispār. Varbūt viņas nav tieši futbolā, varbūt šim bērnam vairāk ir muzikāla rakstura īpašības vai māksliniecīgas, bet uz sportu viņš vēlas nākt, tāpēc, ka tā ir cita sabiedrība, no kuras viņš atkal var sev pilnveidot. Un šī ir tā lieta, ko man šķiet mums vēl neizdodas Latvijas sabiedrībai pamainīt, pārstartēt no tiem laikiem, kā mēs esam konstruēti. Tad kā mūsu vecāks uzkonstruēja, kā mūsu uzkonstruēja, kā vecāks šobrīd. Un mums tomēr ir jāpaiet malā, kas vispirms ir šis process, atbalstoša laba vide, un tad mēs mācīsim arī kā vecāki izskaidrot, kāpēc mēs vispār gājām uz futbolu. Ja? Jo tu saki, ka šī dalīšana notiek, vai kāds bērns tur iekļūst vai neiekļūst. Un mēs uzskatām par savu misiju arī tomēr būt godīgiem, ja mēs runājam pēc tam tālāk par šo profesionālu ievirzi. Varbūt nevajag nemaz tērēt laiku un gūt iet caur šīm ciešanām, caur šīm sāpēm, caur to trako vilšanos, ja nav nekāda, pietiekoši augsts šie priekšrocījumi. Jā, var turpināt, bet šajā brīdī arī šis psiholoģiskais aspekts katram bērnam jaunatnim ļoti būtisks, un nevienmēr vecāki ir gatavi ieklausīties. Pastāstiet, kur tad sāk šī profesionālā ievirze? Iesim soli pa soli cauri vecumiem, un kā vispār tiek briedināts šis futbola skolā mete. Tie var būt 4, 5, 6 gadu vecums. Tas ir pirmais treniņš, kur ierodās, vai pat vēlākā? Ja? Sākumā bērni, tad mēs kā prioritāti liekam metodiskos principus. Es kā vecāks, man ir 3 bērni. 2 no tiem trenējuši, viens vēl joprojām trenējās, meita patrenējās, tagad ir pārtraukus, varbūt kādā brīdī atkal trenēsies. Tad es kā vecāks, es noteikti vēlētos pirmkārt, lai viņš aiziet un pavada liederīgu laiku. Tad sapazīstoties, sportojot un, protams, ja mēs runājam par futbola spēles metodisko pusi, tiek arī apmācīts bumbas vadīšanā, bumbas piespēlēšanā, bumbas apturēšanā. Un no tā, ka viņam tas sanāk, gūt prieku. Tad tā ir lieta numur 1. Un tālāk, ja mēs skatāmies jau par tādu profesionālāku ievirzi, mēs vienmēr esam teikuši ar Andru, jāvēro. Galvenais ir vērot, vai šim bērnam ir šī vēlme iet tālāk. Ja? Pats galvenais ir novērtēt līmeni. Ja? Trenerim, es arī uzskatu, treneru labākā īpašība ir saprast līmeni. Vispār ar kādiem bērniem tu darbojies, ar kādiem profesionāļiem tu darbojies, un tu pratīsi pieņemt pareizos lēmumus. Bet, ja runā par tām grupām, kā tu saki, par tiem līmeņiem sadalot, atnākot uz metu, arī mājaslapā ir daudz informācija. Ģirt vecāku sapulces, ja, tur jau viņš skaidro jau pašā sākumā, ka būs sadalīt bērnu pēc attīstības līmeņiem. Un tas ir jau no pašiem mazākajiem, startējot kopā, nākot uz vienu treniņu vienā laikā, vienkārši sadalīt 3 vai 4 līdzīgās grupās. Tu kā vecāks varbūt jau esi arī redzējis, kad atnākot uz treniņu, mēs sadalām viņus 3 grupās un attiecīgi pēc tās nosacīt, kādā vispār tie bērni ir tādā emocionālā arī stāvoklī svarīgi ir. Jo kāds pirmo treniņu baidās, tad varbūt tas uzreiz nevajag viņu tur pie tā, kur jau ir kaut kādu laiku pavadījuši. Un tāpatās arī vecākiem runājot jānomierina, kad izstāstot aptuveni sākumā varbūt tās, ka viņš pats
lidos pa to laukumu, un tas ir normāli. Jā, un tas ir normāli. Un lai viņš bišķiņ palido, pēc tam piezemēsies, pēc tam atkal parunāsim, un principā mēnesi tā varbūt 2, kādam 3, bet galvenais, ka tas process, ka viņi mājās gatavojās, ka viņi runā, ka viņi ieģērbjās, pēc tam atkal pārģērbjās. Tas ir tāds būtiskākais moments, ja viņš ar to aprod, viņam teiksim, tas process arī patīk, pēc tam jau viņš sapratīs, varbūt tas es tagad šeit koloniņā iestāšos, varbūt tas tur ar bērniem paspēlēšu, jo līdzīgi mēs tajā mazotnē no 4 līdz 7 darām izolētās darbības, ja, kur individuāli bērns ar bumbu vai arī kaut kādas fiziskās kvalitātes pārlikt barjerai, apskriet apkārt pa labi, pa kreisi, lai veidojās abu pušu, teiksim tā, sapratni arī. Jo saprotot 4 gados, treneri jau vēl pārbauda, kur ir kreisā roka, labā roka. Es tā rādu kreisā, bet īstenībā tā ir labā. Mēs pārbaudām tās lietas. Tāpat tās arī prasam, savācam micītes, sarkans, zeltans, zaļas. Pēc tam mēs uzzinām daudzas lietas, ka kāds varbūt krāsas neatšķir un tā tālāk. Līdz ar to tas ir tāds, mēs izzinām arī teiksim tā, tos bērnus, kas ir atnākuši. Un mēs prasam arī vecākiem būt godīgiem, jo sākumā ir jau dažādas arī lietas, ko bērni nav apgūši. Un varbūt tas arī kāds ar veselību kaut kāds ir, teiksim tā, problēmas, kaut kas nav līdz tam brīdim, kādam lēnāk kaut kas attīstās. Ļoti svarīgi būt nekautrēties, būt godīgam, jo visiem bērniem mēs atradīsim, teiksim tā, to vidi, kurā viņš jutīsies piederīgs un spēs arī, teiksim tā, pilnveidoties. Ja? Jo pirmā un pašsvarīgākā lieta ir, tad vecāks, kad atnāk, es saku, mums jāuzticās viens otram. Ja mēs viens otram uzticamies, tad lietas ies uz priekšu. Un vēl gribētos pateikt, ka vecāki un ģimenes ir tā sākuma posma tiešām ļoti nozīmīga, veido ļoti nozīmīgu daļu, tāpēc, ka es bieži arī 5-6 gadīgo bērnu pēc treniņa vai pirms treniņa es kādreiz nostājos vai apsēžos foyer vai pie laukuma un redzu, kā viņi dodas uz ģērbtuvēm. Un tad man vienmēr ir jautājums tiem, kuru somas nes vecāki. Vai tad tiešām tas bērns ir tik nespējīgs pats šobrīd, ka somu nenes? Jā, šeit ir labs mums somu draugs, Tors Parvs, viņam dēls bija Somijas izlases kapteinis ilgāks laiks un nokļuva arī beigās fināla turnīrā. Un viņam ir hokejs Somijā arī populārs. Un tad viņam bija viens treneris, ar kur viņš arī labi draudzējās. Un pirmais treniņš viņam hokejā. Un viņš sadalīja komandas un viņi spēlēja vienkārši spēli. Tur bija rezultāts liels 20 ar kaut ko pret nedaudz kaut ko. Un tad visi vecāki sašutuši, ko treneris varēja jau paprasīt, mēs būtu pateikuši, kā viņi sadalīt, lai būtu līdzīgi. Bet tad treneris saka, bet man bija savs princips, kā es sadalīju spēlētājus. Kā tad jūs sadalījāt? Tie, kuri paši nes somas, un tie, kuriem vecāki nes somas. Un es domāju, man nav jāatbild, kuru komandu uzvarēja. Ja? Kaut gan tas rezultāts varbūt nav būtisks, bet katrā ziņā treneris, atkal es saku, novērtēja situāciju, paskatījās, saprata līmeni, un tas varbūt tās nedaudz liek aizdomāties. Noteikti tur... Es saprotu, tas ir stāsts par patstāvību, par to, cik mēs, varbūt cik mēs daudz jaucamies šajos procesos. Tā jau nav varbūt jaukšanās, varbūt citreiz liela daļa vecāku pat līdz tam neaizdomājas. Viņi var paši. Un tāpatās, par tām apava sasiešanām. 4-gadīgiem mēs tā kā mēģinām dažādi vai pieiet un vienkārši sasiet, bet no 5 gadiem mēs esam pateikuši un aicinām bērnam pašam nokomunicēt, ja viņš vēl nespēja sasiet savus apavus, vēl nav iemācījies. No 6 gadu vecuma mums, principā, dienas nometnē visi mācās iet paši apavus. Tāpēc mēs arī vecākiem iesakām tomēr apavus pirkt ar šņorēm, lai ir iespēja mācīties. Ja? Un līdz ar to citreiz citreiz vecāki arī saka, un mans bērns varbūt tas kautrīgs un nespēja komunicēt. Tad mēs sakam, tas sākās ar to, kad bērns vispār pamana, vai viņam ir
šie apavi atsejušies. Un tad otrs, vai viņš var paprasīt palīdzību. Jo tā atkal ir izaugsme, un tās lietas, ko mēs pašos pirmsaukumos pievēršam uzmanību vairāk nekā pat futbolam. Jo tas ir būtiski, kā mēs cilvēciski veidojamies. Un, manuprāt, jebkurš vecāks būs ļoti priecīgs, ja viņa bērns spēs komunicēt ar pieaugušu cilvēku un ar treneru. Nu, man kā vecākam dēls 7 gadu problēmas ar to šņurēšanu. Jā, es atceros, bet ticiet man, tur tiešām palaižot brīvāk, tas ir kādam pāris mēnešu jautājums, ka tu jau redzi, ka spēles vai treniņa laikā tie apavi sāk nesieties vaļā un šis smagais akmens nokrīt no vecāku sirds. Jā, mēs esam nākamajā līmenī. Mēs parunājam par posmu 4 līdz 7. Bet es varbūt vēl pielikšu klāt, tad es teicu, ka ir izolētās darbības. Un tad mēs liekam kopā rotaļus. Ja, tad ir rotaļu princips, jo sākumā viņš izolēti iemācās apgūt kaut kādas kustības, ar bumbu, bez bumbas, un tad ir rotaļi un spēle futbols. Ja, bet tas futbola formāts atkal ir ne vairāk par 3 spēlētēm, bet mēs lielu daļu spēlējam 1-1, 2-2. Lai viņam ir, teiksim tā, viņi visu laiku ir tajā futbolā iekšā. Ja? Lai viņi gūs baudu arī spēlējot to spēli ar to bumbu. Tā ir liela meistarība tādā mazā vecumā, 4 līdz 7, radīt viņos to prieku būt treniņā. Jo, protams, ka droši vien, ka spēlēt futbolu tieši laikam tā mīļākā sadaļa. Tur dažādi, tas ir pēc līmeņiem arī. Citiem patīk tas uzdevumu pildīšana. Jā, uzdevumu pildīšana, citiem patīk spēlītas. Man, pieņemsim, dēlam, viņš vienmēr prasa, kam tā iesildīšanās vispār vajadzīga, ja, kad būs futbols. Pēc tam tagad jau sāk saprast, ir vecāks ap 7 gadiem saprot, ka tas ir svarīgi. Un, ja mēs runājam pēc tam arī tālāk, bieži vien tiem futbolistiem arī liekas, ka iesildīšanās daļa tas tā, bet tas ir reāli 20 minūtes. Un ja mēs saskaitām tās minūtes gadu griezumā, tur ir rentās stundas. Un, ja mēs tur nosacīti pavirši attiecamies, tad to mēs esam izmetuši ārā, to attīstības periodu. Tagad tas arī ļoti, ļoti būtiski skaidrs, kad atnākot uz futbola skolu, ejot tajās vizītēs bērndārzos, ļoti svarīgi, ka tur aiziet, teiksim tā, treneris vai arī kluba futbola skolas meta vēstnesis uz bērndārzu. Un tur bērniem visiem patīk, un svarīgi, ka viņš atnāk šeit. Tā ir tieši tas pats. Tas ir pats būtiskākais. Ja? Tātad šis posms 4 līdz 7 ir vairāk stāsts par patīk. Ir jānāk ar prieku uz treniņiem. Tur ir mazliet lauznes, es pieļauju vecākiem, kuriem jāved bērni ir agrā sestdienas rītā. Bet tas atkal ir sistēmas jautājums, ko mēs izveidojam, jo ļoti svarīgi ir tas atkal multisports. Latvijā viņš ir super pieejams. Ja, mums ir basketbols, hokejs, pārējie sporta veidi, kas ļoti palīdz arī futbolā. Ja mēs ņemam basketbols, tas ir 2 ciņas gaisā, volejbols, tas ir trajektorijas aprēķināšana, tad tur ir šahs, ir domāšana, 3 soļus uz priekšu. Futbolā vajag 20 kaut kur, ja tu augstākā līmenī esi. Un līdz ar to ir pirmdien treniņš, visu nedēļu pa vidu brīvu. Mūzika, lai tu vari apvienot? Lai visu var apvienot. Mūzikas, dejas, kas gleznošanas, cits kāds sporta veids, peldēšanas, lai nav problēma. Savādāk mēs netiksim, jo mums ir tas ieplānots. Un tad pienāk brīdis, tad pienāk šie 7 gadi, kad, piemēram, dejas ar futbolu tu vairs nevar apvienot, jo dejās ir skate vai koncerts, kurā tu esi pirmais vai otrais pāris. Šeit runāja par čalīti, piemēram. Un tajā pašā laikā ir kāds turnīrs vai sacensības. Tātad, kurā vecumā ir jāsāk jau saprast, ko mēs gribam darīt? Specializēties vairāk? Redzi, Jāni, ir atkal šis te līmenis. Ja? Mēs klubā nekad neesam konfliktējuši ne ar vienu, kurš arī ir pateicis, ka mums dejošana būs kā prioritāte. Un futbols kā otrā lieta. Bet tas ir jāpasaka. Protams, ka jāpasaka. Un tad vienkārši mums ir jāatrod tas kopsaucējs. Tad tas droši vien nebūs šajā te elites vai nosacītajā pirmajā līmenī. Konflikts rodās tad, kad mēs vēlamies darīt visu un būt starp tiem, kuri pateikuši ir, ka tā viņiem būs izvēle numur 1, kur viņi vairāk būs.
tad rodas konflikts. Bet jūs esat saskārušies ar to, ka, teiksim, ir labs futbolists kaut kādā zināmā vecumā. Viņš spēlē gan elitē basketbolu, gan elitē futbolu. Un tur droši vien pienāk brīdis izšķirt. Jāpaskatās, tomēr jāpanalizē, kas ģimenē ir ar augumu noteikti. Jā, vai vecais tēvs, vai kā vispār, vai tam bērnam ir iespēja. Tomēr basketbolā ir sava specifika. Ja. Otra lieta, atkal, kādā līmenī katrs darbojas. Ja, ja tas futbols, teiksim, Latvijas līmenis, tomēr man jāsaka, kā ir. Tas nav pats augstākais līmenis. Ja. Bērnu jauniešu kontekstā, ja mēs salīdzinām ar top līmeni Eiropā vai pasaulē, tad līdz ar to kaut kur līdz kaut kādam noteiktam vecumam to var mierīgi apvienot. Es pat teiktu, varbūt, ka vēl tos 2 gadus līdz tam U12 var, bet tad ir tā nosacīta treniņa grupa, kur tomēr kaut kāda tā kārtība ir jāuztur. Jā. Jo treniņa intensitāte arī pieauga, jāsaprot. Sacensību intensitāte pieauga, jo mums sanāk, ka U10 ir arī daudz starptautiskie turnīri. Ja mēs skatāmies līdz U10, mēs pārsvarā esam tepat Rīga, varbūt pa Latviju, bet U10 jau ir diezgan intensīvi tie turnīri arī ārzemēs, tad ir diennakts nometnes un attiecīgi tas prasa, teiksim tā, vairāk brīvā laika arī ģimenēm, kur grib sekot līdzi savam bērnam. Ja viņam jāseko līdzi gan futbolā, basketbolā, es nezinu, vēl tur kaut kur, tad viņi vienkārši kaut kur uzkārsies. Tad parādīsies 4:04 parādīsies, tas erors, to mēs negribam. Un līdz ar to mēs svarīgi arī pasakam. Kur labāk pats jūtās? Tad bērnam ir jāprasa. Tas, ka vecāks ir iedomājies, ka mums jau ir šeit piemēri, ka bērns atnāk, viņš ir tik izspiests ar mēlu uz plecu, tad viņam tur ir tādas centās privātstundas, tad viņam tur ir tenis, tad viņam ir peldēšana, tad viņam ir judo, tad viņam ir futbols, tad viņš vēl tur dejo un vēl mums tur glezno. Mīļie vecāki, tad jautājums, ko jūs vēlaties sasniegt? Jo es zinu, kur tas aizvedīs. Mums ir entie piemēri. Pastāst par piemēriem. Ļoti vienkārši konflikts ar vecāku. Un pēc tam tas bērns pasūtīs 3 mājas tālāk un nedarīs vairs neko. Un jautājums ir, vai jūs to vēlaties? Ja bērns pats, es vēlreiz saku, pats izrāda iniciatīvu. Mēs runājam, tajā profesionālā ievirzē jau attiecībā uz šiem 8-9 reizes nedēļā no U13-14 ar šiem rīta treniņiem. Tāpēc es vienmēr vecākiem saku, viņi prasa, vai mums vispār ir jēga. Un mēs arī analizējam, kā treneri, vai mums ir jēgas arī aicināt šos bērnus. Ja šis bērns vai jaunietis jau tajā laikā pats individuāli nekad bumbu nav mājās paņēmis, neko darījis papildus, viņu savus draugus, viņš saka, nē, es labāk pasēdēšu mājās. Tad, protams, kāda jēga viņam celties augšā, un to mēs arī vecākiem sakam. Ja tas bērns ir katru rītu, jums kā vecākam jāmodina, un viņš ar dusmām iet uz šo 7 no rīta treniņu, kur jāierodas 6:30, tad tas nav viņa aicinājums šodien. Bet tā kā mēs mēģinām tagad saprast par šiem vecuma dalījumiem, no kura brīža kas sākās un ar ko jārēķinās, tad šobrīd mēs runājam jau no U10 līdz... Pirmais jautājums būtu jāsāk uzdot 11 līdz 13 gadu vecumā. Vai tu pats to gribi? Vai tu pats to vēlies? Jā, tiešām. U10 iegūst to pieredzi ar to apjomu. Ja mēs skatāmies U7, U9, tur forši, viņi visi spēlē turnīros, piedalās, tur arī tas rezultāts, paldies Dievam, kaut kur nav, bet tik un tā kā tabula tur saliek, tad viņi tur rēķina, tad tur to spriedzi rada, jo, es teikšu tā, es tajos turnīros vēl, kad ir dēlam turnīrs, tik liels bailes tajos tribīnēs ir, tas ir ārprāts. Es piekrītu. No kā baidīties? Kad dēlam nesanāca. Tāpēc, ka vecāki nav informēti, tāpēc ir arī šī mūsu viena no podkāstu idejām, šī saruna par to, ka futbolā sīkumu nav, lai tomēr mazliet izglītot arī vecākus un sagatavotu tam, ko gaidīt, kas sekos pēc zināma vecuma, jo tieši tā lielākā spriedze un dramatisms ir patiesībā līdz tam U10, U11, U12 gadu vecumam. Un tad jau vēlāk, kad
nezinu, jaunieši spēlē Latvijas čempionātā vai attīstības čempionātā. Tur tie vecāki ir jau sagatavoti mazliet nomierinātāki. Kā kur? Protams, ar atsevišķiem izņēmumiem, bet tad jau aiziet kaut kāds šis process, kur nobriedušāks ir gan šis... Jā, bet es teikšu tā, mēs braucam U9, pirmais turnīrs uz Somiju. U9 šogad 2016. gadu brauks uz Somiju, uz Vāsakapu. Un mēs braucam uz turieni, tad 2 iemeslu dēļ. Pirmais, tas ir kopīgs pasākums, tad autobuss, prāmis, futbols, diskoteka, gājiens, atmosfēra. Un otrs, ja brauc vecāki līdzi, tad viņi redz, kā viņi atbalsta savus bērnus. Viņi koncentrējas tikai un vienīgi uz bērnu atbalstu. Ja? Nevis, ko tas tur darīja, kāpēc tu paslīdēji. Salīdzināt, jā. Salīdzināt, nē, tur vienkārši aplaudē, priecājās, pārdzīvo nedaudz, ja, ka tur kaut kas, tur var būt lietas un nezinu kas, kā viņi rūpējās. Tā, man liekas, ir tāda, kāpēc mēs uz turieni, tāpēc mēs arī braucam, lai viņi ieraugtu to futbolu. Tur ir atmosfēra. Jā, tur nav kaut kādas trakās bungas, kur sit taures un tā tālāk. Bet tas ir šeit savu veidu atbalsts, ne? Bungas taures, tas veido kaut futbola atmosfēru. U7 vecumā tu gribētu, tu iedomāji sev U7 vecumā un kāds ar taurēm bungām kliedz. Tas man liekas, tas ir grūti, laikam, iedomāties. Jāni, es tev pateikšu arī, kāpēc mēs skatāmies uz to ne īpaši atbalstoši. Ja? Tāpēc, ka mēs gribam radīt maksimāli vieglāku atmosfēru. Bez spriedzes. Bez tādas spriedzes, un lai šis te bērns, jaunieks, viņš atnākot uz šīm te sacensībām, spēlēm, viņam jau tā ir spriedze, jau jāspēlē ar kādu citu. Ko tas tagad nozīmē? Mēs runājam iepriekš par to sovietisko uzbūves mehānismu, kāds mūsos ir veidojies. Ja? Un man būtu tiešām aicinājums vecākiem visu nedaudz vieglāk uztvert, jo no tām uzvarām vai zaudējumiem šajā agrīnajā vecuma posmā nebūs atkarīgs nekas. Bet pienāk taču brīdis, kad arī jūs kā futbola skolas meta, teiksim tā, saimnieki, gribat redzēt rezultātus. Kurš ir tas brīdis? Kas ir tas rezultāts? Droši vien, es pieļauju, tās ir uzvaras. Es šeit nerunāju jau par visam profesionāliem spēlētājiem, es nerunāju par virslīgu, kur es pieļauju, Andrim ir bieži vien viens otrs skarbāks vārds, ko pateikt futbolistiem, bet kurš ir tas brīdis, kurā jūs jau no savas akadēmijas audzēkņiem prasat rezultātu? Es gribētu nedaudz plašāk tīri, kā mēs kā organizācija skatāmies. Tas nav tikai saistīts ar pašiem audzēkņiem. Tad Andris pareizi te uzdeva pretjautājumu, kas ir rezultāts. Tad mūsu tādā vīzijā, kā mēs to gribam virzīt, rezultāts nav tikai uz futbola laukumu. Tad mēs iesākam futbola skolas šo te mērķu, runāšanu par mērķu sasniegšanu, vai mums ir kaut kāds gandarījums. Tad līdz ar to šie rezultāti neatiecas tikai uz futbola laukumu. Mūsu viens no galvenajiem tādiem filozofijām ir pieturēties savam spēles stilam, pieturēties tiem principiem, uz kuriem mēs esam bāzējuši šo apmācību, sākot ar pat 4, 5, 6, 7 gadu vecumu. Un mēs vēlamies pa prioritāti izlikt šo spēlēšanas filozofiju, spēles principus, spēles plānu, lai kādā līmenī tas būtu, vai tas būtu tautas klases līmenī, vai šajā te profesionālās ieviras elites līmenī jauniešiem. Un izdarīt maksimumu attiecībā uz to. Un, ja mēs vēl spēsim uzvarēt, mēs neesam priecīgi absolūti, ja mēs sāksim atteikties no savas filozofijas un gūsim uzvaru. Tas ir īstermiņš, tas ir apmāns, tā ir ilūzija, ko mēs bieži vien iedēstam iekšā gan spēlētājos, gan vecākos. Un tā ir tāda problēma, šaurs skatījums no atsevišķiem treneriem, kur iespējams dzīvo tādās pašās vai pat lielākās bailēs kā vecāki, ja, kur nāk. Un līdz ar to mums ir būtiski
ka mums šeit treneri arī šo filozofiju un šos principus spēja izpildīt, spēja pie tā pieturēties. Mēs nevienu treneri neesam nekad ne lamājuši, ne izsaukuši uz paklā, ja bijis ir zaudējums. Mums tikko bija nepatīkams zaudējums izbraukumā U14 vecumam. Jā, mēs pajautājām, kas, ko, kā, bet mums nav situācija bijuši, vai mēs nerosināsim, ka treneris tika atlaists, vai mēs tagad meklēsim vainīgos. Mana vienīgā bēda ir tas, ja mēs šīs kaut vai smagās sakāvas laikā kaut kādā veidā sākām atteikties no tā, ko mēs esam izlikuši par prioritāti. Tas ir tas, par ko mēs uztraucamies un ko mēs vienmēr gribam redzēt. Rezultāts uz tablo būs tāds vai tāds. No tā atkal vēlreiz saku, nebūs atkarīgs tas, vai šis spēlētājs kļūs par profesionāli, ja mēs runājam tieši par šo ceļu. Bet tur jau baigi svarīgi vēlams sacensties, cik daudz ir. Ja? Tā kā tie, kas ir puiši vai meitenes, tie, kuri vēlas sacensties un grib un var, mēs viņiem ļaujam, viņi gribēs uzvarēt. Ja? Kā ir vispār šo? Es saprotu, ka skaidrs, ka tehniski jūs daudz gadu garumā esat droši vien entās apmācības programmas izgājuši, pieredzes apmaiņu, tā sapratne par futbolu tāpat mainās, attīstās, kas bija vakar, aizvakar, varbūt treniņu procesā. Galvenais šobrīd ir mainījies un ir kaut kas cits. Ja? Bet kā jūs strādājat tieši ar šo mentālo pusi? Kā jūs viņiem varbūt mācāt vai liekat skatīties šajā sacenšanās virzienā? Tas liels darbs ir nometnēs. Sākot ar dienas nometnēm no U6 vecuma un līdz U16 ir no U9 līdz U16 mums ir nometnes jau nakts nometnes, kur viņiem arī ļoti daudz ir, teiksim tā, lietas, ko viņi dara ārpus futbola. Ja tur mēs runājam U9 līdz U12, tur, man liekas, tas 50 futbols un ārpus. Tālāk jau ir nedaudz tas procents uz futbolu varbūt vairāk vērts, bet tik un tā ir darbs grupās, kā viņi komunicē savā starpā, kā viņi prezentē savas komandas, kā viņi tiek galā ar tiem jautājumiem, kas ir kaut kā ikdienas istabiņu uzkopt, vai kā komunicēt ar saviem partneriem, kā motivēt viens otru. Mums katrs nometnes beigās ir tāds ķēdes kauss, kur mēs saliekam dažādu līmeņu spēlētājus kopā, un viņiem jāpanāk ir tāds kopējs mērķis kaut kādā savu veidu sacensībā. Ja? Un ir dažādi līmeņi tie spēlētāji, un viņam jāprot, teiksim tā, komunicēt, jānovērtē arī tās kvalitātes, kāda ir tam puikam, kāda ir tai meitenei. Ja? Un tad kopā sadarboties un augt, jo tur tie pārdzīvojumi ir diezgan lieli. Bet tā mentālā puse jau, protams, ir iziet cauri visam tam procesam. Ja? Tie rīta treniņi sākās no U13. Tas tāds pirmais pārbaudījums. Vai nevar, gribi. Jā, tieši tā, to, ko Ģirds teica. Ja viņam šobrīd nav vēlēšanās un vecāki paši arī nav gatavi, tā nav uzspiesta lieta. Visiem tur iet uz tiem rīta treniņiem, tas nav absolūti vajadzīgs. Kā jūs skatāties vispār uz treniņu apmeklējamību? Cik tā ir nopietna tēma jūsu šajā izveidotajā sistēmā, un varbūt tad kādas ir pretreakcijas? Atkal katrs nodarbojas tajā līmenī, kurā viņš vēlas būt. Skaidrs, ka attiecīgiem līmenim ir arī paaugstināts vai nedaudz pazeminātāks prasības. Un, līdz ar to, tur, kur bērni vai jaunieši nodarbojas ar sportu, ar futbolu kā ar sportisku aktivitāti, un viņi apvieno iespējams savus top līmeņa dejošanas nodarbības vai mākslas nodarbības. Nav nekāda problēma to apvienot un kaut kur izlaist futbolu, kaut kur nebūt uz kādām lietām, bet, protams, tur, kur jau bērns un vecāks, viņi saka, mēs vēlamies būt attiecīgi tajā līmenī, tad tajā līmenī ir diezgan stingri tomēr ir jābūt un jāapmeklē tas viss. Un ja mēs runājam par to mentālo pusi, mēs, protams, gribam redzēt visus, neatkarīgi no viņu futbola prasmēm, kā viņi izaug pa tiem, kuri turpina pēc neveiksmes, ir gatavi piecelties, gatavi turpināt, neskatoties ne uz ko. Un tā ir ļoti, ļoti būtiska iezīme jebkuram cilvēkam. Jā. Tā, lai mazliet strukturētu šo sarunu, tad mēs jau runājam pēc U12, kur notiek šīs izšķiršanās. Ja?
vai es tiešām gribu un varu veltīt visu laiku futbolam, vai man tomēr ir kaut kāds blakus intereses. Un šeit arī droši vien kaut kādā ziņā ģimene nonāk izvēles priekšā. Būsim godīgi, tas ir nometnes, viens sacensības, otrs treniņi, teica, līdz pat 8, 9 nedēļā, ja, kas prasa visu uzmanību veltīt. Ko tu viņam vēl darīt jauniešiem? Tajā laikā, tu 13 gados, ko darīt? Kāds viņam ir? Zini, kā liekas, tas tur baigi daudz, bet no otras puses, tad alternatīva kāda ir? Telefons, visdrīzāk, vai ne? Vai arī kaut kāds cits nodarbs. Jā, protams, arī ten vasarā vajag braukt un tā tālāk, bet kad ir skolas laiks, manuprāt, tas periods ļoti aizpildīts. Viņiem, teiksim tā, ja arī mēs redzam, ka viņiem nav vēlēšanos, mēs viņiem neuzspiežam to. Un, ja būs 2 spēlētāji no rīta treniņā, būs 2. Ja, mēs vairāk arī pa 10 arī nemaz neskatāmies. Bet atkal visam savs laiks, visi pēc tam tikai sāk apzināties, cik tas daudz prasa. Un tad jautājums, vai viņi izvērtē. Varbūt tur labāk, varbūt šeit labāk. Tas atkarīgs, protams, tās kopējās sarunas ģimenē arī ļoti būtiski ir. Ja? Jo, pieņemsim, runājot par to spriedzi, man arī dēls saka, mēs vēlēsim ar Daugavpili, viņi baigi ātrais. Un viss kārtībā, tu arī esi ātrs. Galvenais, ka tu ej uz to spēli un tu gribi vienkārši izbaudīt. Tāpat arī treniņš, viņš arī jāizbauda. Ja? Bet grūtākais jau nav tas treniņš. Grūtākais ir 2 reizes dienā apģērbties un noģērbties. Psiholoģiskā puse. Savākt sev tam darbam. Tā, kad tu nokļūsi uz laukumu, tu jau izbaudi. Es pieļauju, ka pēc treniņa arī lido un skolai tas netraucēs. Arī esmu piedzīvojis šo vienu posmu ar agrējiem rīta treniņiem. Es esmu sapratis, ka uz man dēla gadījumā skolā ar domāšanu un galvu viss bija kārtībā. Pēc tam tas, kā mēs zinām, rīta sports arī cilvēkam, kurš iet ikdienā uz biroju, tikai un vienīgi palīdz un veicina domāšanu. Labi, mēs esam nokļuvuši šajā posmā U12 un uz augšu, kur jau patiešām ir droši vien izteiktāk šī profesionālā ievirze. Kas vispār notiek treniņu procesā, kā šeit jau tiek dalīti jaunieši, kas notiek ar tiem, kas netiek elites grupā? Kā tur tas viss? Viņam ir 2 vai 3 plūsmas, attiecīgi no cik bērni vispār ir iesaistīti tajās vecuma grupās. Ja mēs skatāmies uz elites grupām, tad tās ir viena vecuma. Un, ja mēs skatāmies uz meistarības vai uz regulārām grupām, tur 2 vecumi kopā. Jo viņiem tas, varbūt tie puiši nav tik daudz, un līdz ar to mēs apvienojam viņus kopā. Un viņiem ir process, protams, ir 3 reizes nedēļā plus spēle, attiecīgi čempionātu. Un, ja mēs skatāmies uz regulāriem puišiem, tad tas ir tie treniņu procesi un ādas bumbas sacensības, kas ir 4 reizes gadā. Ja? Un tad vēl mazāk kaut kādi ir turnīriņi, kuri viņi vienkārši grib sacenšas. Viņam pa daudz, pietiek ar treniņiem, mēs neuzspiežam. Ir jau brīži, kad kādu kaut kur pieaicina, kāds paprasās vairāk, kaut ko vēlas, un mēs atrodam tās iespējas. Un šeit jautājums droši vien, ko vecāki gribētu uzdot. Ja mans bērns šajā 14 gadu vecumā tā kā netiek šajā elites grupā, vai tas jau ir brīdis, kad mēs ar lielu varbūtību sakam, ka viņš arī nekad elitē nespēlēs, vai jūs apgāzīsiet mani piemēram? Jautājums elitē pa jauniešiem? Jā. Pa jauniešiem, bet es domāju, ka tas, ja mēs skatāmies jau no U7 līdz tam lielākam, mēs visiem radam iespēju spēlēt. Attiecīgajā līmenī. Savā līmenī. Ja viņš savā līmenī būs viens no labākajiem, tad viņš uz nākamo līmeni noteikti varēs pāriet un arī tur. Un šādi piemēri ir? Jā, šādi piemēri ļoti daudz un arī līdz virslīgai pat ir nokļuvuši. Ja? Un līdz ar to šeit jābūt ir to, ko es teicu, kad klubā atnāk vecāki, mēs sakam, mums jāuzticas viens otram. Ja kādam liekas savādāk, tā nav uzspiest lieta, bet mūsu ikdienā ir svarīgi novērtēt, pēc tam komunicēt un saprast, vispār kādi ir motīvi. Un tad jau mēs kopēju valodu atrodam un kaut kādā laika posmā mēs vienkārši uzliekam, vajag pusgadu tur būt, un tad jau paskatīsimies. Jā. Vēl viena būtiska lieta ir atkal, ko Latvijā mēs, man šķiet, ka mēs esam vienīgie, kas ar šādu attieksmi darbojas, jo mēs esam pateikuši neatkarīgi no līmeņa. Treniņu kvalitātei, treniņu gatavošanās principiem ir jābūt visaugstākajiem. Neatkarīgi, vai mēs strādājam ar elites un tiem bērniem, kas vairāk pieprot, tu vari paprasīt viņiem vairāk.
bet tava gatavošanās kā trenerim, klubā attieksmei nevajadzētu atšķirties. Tāpēc idejas nav tā, ka pamet bumbu un tagad stundu jā, spēlējiet nu, futbolu. lielākā daļā, diemžēl, Latvijā tā ir, un tāpēc mēs atduramies par to, ka mums ir neapmācīti futbolisti. Un es teikšu tā, ka dēļ tā, ka mēs nestrādājam vienlīdz kvalitatīvu ar visiem bērniem, cieši arī tie meistarīgie bērni, kuru Radam vieglu dzīvi viņam. Jā, viņiem nav pretspārs nekāds. Un tik un tā, ja viņi, piemēram, sacenšas šie meistarīgie Rīgā vai metā dzīvojušie šeit bērni, aizbraucot uz citām pilsētām, tad tur tas, protams, spējīgo īpatsvars būs mazāks, proporcionāli mazāks nekā Rīgā. Un citreiz var sanākt, tur tikties ar 2, 3 komandām. Nu, var redzēt, ka bērni vispār nav apmācīti. Un tā ir traģēdija. Tas ir ļoti, ļoti slikti. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jāveido savādāk čempionāti, mēs ir jātiekās biežāk līdzvērtīgām. Mēs nedrīkstam atšķirt, tad šķirot šos te bērnus pēc tā, kā mēs pret viņiem attiecamies. Tad jābūt ir absolūti vienādai attieksmei attiecībā uz darba principiem un treniņu kvalitāti. Un tad mēs varēsim panākt šo vidējā līmeņa celšanos. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, Spānijas virzienā, tad tur var spēlēt pat, kas sacīt, no-name akadēmijas, ja, pa kura eksistenci mēs pat nezinām, bet viņi visi spēlē futbolu. Tāpat tās arī Skandināvijas Dānijas turnīrs, tavs dēls brauc, U13. Visas komandas spēlē. Vienalga, tu esi Brøndby vai Viborg vai klubs, kuru īsti mēs pat nezinām. Skolas klubs. Jā, bet viņi visi spēlē vienādi. Principiem. Fērsalas, tāpat tās viņi spēlē, Fērsalas ir kopā ar Dānijas. Tas nozīmē, ka tātad tieši šajā treniņu procesā, ja, viņos... Tas ir viens un otrs arī, ka mēs cenšamies ļoti svarīgi, ka pretī tieši to pašu spēlē. Jo šeit to jautājumu arī es esmu dzirdējis no vecākiem, kāpēc ir šī milzīga atšķirība? Tad daudz it kā mēs savā starpā runājam, atduramies par to, bet jā, tur jau droši vien lielāka masveidība. Droši vien tur ir iespēja izvēlēties, jā, lielākus talantus. Protams, ka mēs esam mazāki, jā, kā tauta mēs esam mazāki. Mazāk iesaistīti futbolā. Bet tad mums ir problēma tā, jā, tad mēs skatāmies uz Islandu vai uz to pašu Luksemburgu un tā tālāk. Tur taču spēlē arī futbolu. Ja? Fērs salās, ja? 2 līgas ir. Ja? Mums, diemžēl, tas iesaistīto īpatsvars nav tāds. Ja? Un tad ir šie 2 jautājumi. Tad pirmkārt, šī piesaistes mehānisms, ka mēs bieži vien meklējam, ejam ar mērķi sameklēt talantu, nevis vienkārši bērnu dabūt sportā. Tas ir viens. Kas ir nepareizi, ja tad mums ir jāiet ar mērķi maksimāli daudz piesaistīt sportam. Dabūt līdz tam treniņam. Jā, otra lieta ir to, ko mēs jau runājam, šī te vecāka attieksme. Ja es piedalos sportā, tad es piedalos tikai tāpēc, lai es būtu sportists, ja nevis kvalitīvas dzīves uzlabošanas pēc. Un tad, kad šie te bērni atnāk, tad atkal mums ir šīs te uzkonstruētais treneris pēc principa. Es strādāju ar tiem, kur kaut ko var. Ja, tad mēs esam bieži vien treneriem pateikuši ar tiem, kur var. Tu tur neesi vajadzīgs nemaz, jo viņi paši var izdarīt to, ko tu nemaz viņiem nemācīs tīri dabiski. Ja. Skaidrs, ka atšķirās to, ko tu teici, kāpēc tik liela atšķirība. Atšķirās, protams, līmenis šai pašmotivācijai un vēlmei sacensties. Ja. Tā ir atšķirība, tas arī rada atšķirību. Bet mūsu kontekstā vislielākā problēma valstiski, salīdzinot ar citām valstīm, ir tas, ka mēs ļoti mazu vai nepietiekošu uzmanību pievēršam visam pārējiem kontingentam. Un arī sacensību kontekstā. Tad mēs nerunājam par sacensībām, bet vienkārši spēli kā procesu. Mēs salīdzinoši procentuāli atkal super maz organizējam spēles tautas līmeņa futbolam. Nenormāli. Ir apkaimju turnīrs. Tas ir labs ceļš, bet atkal tur piedalās tikai pieaugušie, pa bērniem un jauniešiem neviens nedomā. Ja? Es piekrītu, ir pazudis varbūt mazliet šis pagalmu futbols, ne?
Tas, ar kuru mēs uzaugām. 21. vidusskola tur plašs spektrs. Būs laukumi, būs dažādi protams. infrastruktūras. Bet tas ir Nē, infrastruktūras ja jautājums arī. atļaus vēl tur iet, jo citur jau dzene projām. Jā. Un starp citu, tur arī tā kvalitāte zūd. Es pieminēšu par savu Grīziņkalnu apkaimi. Nu, īsti jau nav kur aiziet šobrīd uz segumu, uz kuru tu nesabojā potītes, piemēram, uzspēlēt futbolu. Ja? Nu, vienkārši nav. Nu, arī izlepuši. Nē. Futbola spēlē visur. Noliec 2 akmeņus un dragā. Netaisnība. To var darīt arī par... Ja tu gribi sētā spēlēt, es domāju, par potītēm nevajag domāt. Tur jādomā par visu procesu. Jo ir tie futboli, tur geto. Grīziņkalnā taču ir geto laukums. Jā, bet vai jūs gribētu redzēt metas futbolistus geto? Ja viņi paši organizē to visu, tad jā. Ja kāds viņu vietu organizē, tad nē. Tas nav vairāk kā geto. Jā, geto ir tad, kad mēs četratā savācamies. Savā starpā, jā. Un savā starpā močiem pienāk, ka vēl kāds 3., 4., 5., 6. to arī nāca. Labi, bet infrastruktūras jautājums, kuram tu pieskāries, bet ir tiešām tā, ka... Lai viņi ir pieejami. Jā, lai nedrīkst būt slēgti vārti. Jā, lai viņi neslēdz ciet. Un, protams, tur jābūt skaidrs, ka tur ir termiņi kaut kāds līdz 10. vakarā, bet tas ir būtiski, ka viņš ir pieejams. Jā, lai nedzena kaut kāds... Tā, šodien mēs beidzam, kāds beidzam, ja vēl ir 6. Nu, vēl atgriežoties pie tās masveidības, pie tā, ka mums pietrūkst šis futbolam, varbūt tāpēc, ka Latvijā ir tik ļoti daudz konkurējošu sporta veidu, kuros mēs redzam panākumus, mēs redzam spēlētājus Nacionālā basketbola asociācijā, Nacionālā hokeja līgā. Procents neiesaistīto cilvēku sporta aktivitātēs ir ļoti augsts. Bet par ko skrien vairāk? Tā šķiet, ka skrien. Tā šķiet, tu vienkārši dzīvo tādā vidē. Man arī šķiet, ka neviens nelieto alkoholu un nepīpē, jo es izvēlējies vienkārši ar tādiem cilvēkiem būt kopā. Ja? Realitāte ir pavisam citādāk. Mēs dzīvojam savos burbuļos eksā, dzīvojam savos burbuļos kaut kur darba kolektīvos. Ja? Un mēs ļoti, ļoti maz diskutējam par šiem te fundamentāliem jautājumiem. Tu arī minēji. Tad, kad mēs bieži vien sākam arī citreiz intervijās runāt par šo te veselības un aizsardzības stiprināšanu mūsu sabiedrības tāda spēju kontekstā un ko sports dod, tad mēs tālāk par šiem te lozungiem neviens neesam tikuši. Mums visās politikas pamatnostādnēs ir viss kaut kas skaisti rakstīts par veselību, par aizsardzību. Izpildījums ir katastrofāls. Sistēma neveicina valstiskā sistēma un arī futbola federācija pamaz runā, klubi pamaz runā, un arī mēs, tā skaitā, vēl vairāk jārunā mums ir par masu futbolu. Tas ir izšķirošais panākumu punkts. Un masu futbola treneris. Tāda vispār neeksistē. Tas ir pats būtiskākais. Ja es strādātu futbola federācijā, pavisam noteikti prioritārais man būtu masu futbola treneris. Tikai un vienīgi. Pārējie BUFA, AUFA, pro līmenis. Viņi paši iet uz priekšu un aug. To var mācīties Anglijā, Francijā, Itālijā, kur grib. Masu futbols mums jāražo. Šie treneri mums jāražo šeit uz vietas. Un tā ir prioritāte. Un viņiem jāsaprot, ko vajag tiem 4-gadīgam, 5-gadīgam, 6-gadīgam, 7-gadīgam. Vai tam, kurš atnācis ir tikai 12 vai 14 gadus. Un vēl viens svarīgs ir organizatori. Ja? Arī masu futbola organizatori. Tas arī ļoti būtiski. Brīvdienās spēlējam futbolu. Ja tu minēji apkaimi šīs te biedrības. Jauniešus vajag aicināt, organizēt šīs te apkaimju spēles bez rezultātu, vienkārši satikties pagalms pret pagalmu, pavadot labu laiku, veidojot attiecības, veidojot biznesu, ja, savā starpā, iespējams, nākotnes startups. Jā, jau nav jau obligāti padeltenisā, ja biznesa satikšanās jārīko futbola laukumā. Tāpēc mēs, teiksim, savā ziņā arī būsim tie, kas noteikti to darīs ar savas bāzes jaunās izveidi. Ja, tā būs vieta noteikti, kur satikties dažādu līmeņu spēlētājiem un organizatoriem. Jā. Aizķēra pirms apmēram mēneša. Sporta centrā pamanīju, bija tāds mazs skandāls ap metu. Man patika, man šķiet, Andri, tevis teiktais, ka cieniet futbolu. Vai šis arī mazliet nav jautājums par to, ka mēs sabiedrībā, mums jau futbolists vakaras hokejs, mums var pa bronzu pacīnīties, basketbolā pasaules čempionātā labi startējam, ka ir mazliet jāstrādā arī šajā virzienā. Tas droši vien ir federācijas jautājums, iespējams arī skolas jautājums. Ja? Kā mēs sabiedrībā šo futbolu prestižu paceļam? Vai tu šeit arī redzi to problēmu, kāpēc mums neizdodas futbolā gūt šo masveidību?
Masveidība, man liekas, ir vislielākā futbolā. Skaidrs, ka mēs gribam, lai krietni vairāk, bet kopumā masveidība ir kā sportā vislielākā. Es neskatu, Latvijā. Jā, Latvijā. Varbūt orientēšanās un tos pārējos, vienreiz gadā paskrien, es tos nezinu, bet orientēšanā laikam tur ir kaut kāda posma, kad viņi diezgan daudz piedalās. Bet, ja mēs skatāmies tā kopumā, tad laikam futbols ir viens no masveidīgākajiem. Bet ar to ir krietni par maz. Bet par to prestižu futbolā jāsaprot viens, ka mēs jau paši veidojam to sabiedrību apkārt. Ja? Un futbolisti vai basketbolisti vai dziedātāji un tā tālāk. Tā ir mūsu Latvijas sabiedrība. Un mēs katrā ziņā gribam to labāko, lai viņi visi ir krietni cilvēki, ja? Ar ģimenēm, patrioti un tā tālāk. Un futbols ir joprojām tas sporta veids, kur ir daudz nacionalitātes. Ja? Ir latviskāk tā vide palikusi, bet futbolā, teiksim tā, šodien laiks nav tik labs. Varbūt paliksim, ja? Basketbolā, vai citos sporta veidos, kur iekšā ir savādāk. Tāpat tas hokejā, tur arī tādi rūdīti tie vecāki ir. Protams, tā pasaules konkurence ir krietni mazāk, un pasaules čempionāts ir katru gadu, un tas ir tāda tradīcija izveidojusies. Futbolā pie tām tradīcijām, futbola pamats ir futbola klubi. Ja mēs skatāmies uz citiem sporta veidiem, cik tie basketbola klubi, hokeja klubi vai handbola klubi ir. Te nevar nepiekrist, jo kā jūs redzat šo attīstību arī virslīgā, skatoties, jau mēs beidzot varam uz virslīgas spēlēm pat 5-6 tūkstoši skatītāji savākt, vai ne? Ja runā par to popularitāti vai reputāciju vai atbalstu futbolam no sabiedrības puses, Andris jau minēja, ka tomēr tā daudzskaitlība salīdzinoši ar pāriem sportveidiem un tieši Latvijas valsts kontekstā ir visaugstākā. Un tāpēc varbūt tas arī kaut kādas šīs lietas, kas notiek futbolā, viņas vairāk tiek paceltas augšā, tāpēc, ka vairāk cilvēki ir iesaistīti. Ja? Jo no futbols tomēr tā ir tāda notikuma uzreiz paceļas augšā. Bieži vien salīdzina kaut kur ar pasauli uzreiz. Ja notiek kaut kas lokāls šeit, mēs runājam lokāls, basketbolā vai hokejā vai vēl kur, tad tas tā kaut kur mazliet uzplaiksnī un tur ātri viss pazūd, tāpēc, ka nav tā vārīšanās, jo futbols tomēr ir daudzšķaitnāks, ja mēs skatāmies gan nacionalitāti, ko Andris minēja, ja, dažādi veidi izcelsmes cilvēku un valstis, tāpatās, ja mēs, piemēram, atbrauc šeit daudz ārzemnieku, kas strādā. Tieši kā treneri. Ne kā treneri, vienkārši dažādos citos biznesos atbrauc vai skolotāji. Tad viņi savus bērnus visbiežāk ved uz futbolu. Tas gan jau, to var pamanīt. Jā, tad mums arī šeit visi, kas pietiekoši daudz ārzemnieku ir, ka viņi vienmēr ir aizveduši uz futbolu. Tāpēc, ka futbols ir sporta veids numur 1 pasaulē, vai tas ir arī Latvijā? Jā, mēs gribētu, lai tā ir. Mums, protams, tas tā ir. Mūsu izpratnē, jā, mums neviens ne par ko citu nepārliecinās, bet tas, ka futbols noteikti attīstās, tas ir absolūti, jo mēs arī runājam, tad futbolā šis te privātais kapitāls attiecībā uz futbola laukumu izveidi arī ir pietiekoši nopietnas. Tāpatās man tiešām jāizceļ arī ir hokejs, ja, kur dažādi biznesmeņi vai kompānijas ir izveidojuši hokeja halles. Es kaut kā privātās halles basketbolā es nevienu nezinu. Ja? Mēs atceramies brīdi, kad bija izreikināts koeficients, cik ir Latvijā hokeistu un cik uz viņiem ir vispār mākslīgās ledus halles. Un viens ļoti kritisks brīdis bija, ka mēs Latvijā varējām saskaitīt šie 2,5 vai 1,5 līdz vēl arēnas Rīga uzbūvēšanai. Tad futbolā jāiet šajā virzienā. Šobrīd iet, ja mēs skatāmies, tad gan FC Rīga, gan FC RFS, tagad arī Meta, iepriekš arī Jelgava. Ja? Šie ir principā četras
organizācijas, kuras ir spējuši piesaistīt savu privāto kapitālu vai no partneriem, vai paši to atraduši, lai uzbūvētu sev sporta, futbola infrastruktūru priekš klubu un priekš pilsētas galā. Ja? Un, par ko mēs arī pārdzīvojam, tomēr šai te kopdarbībai, pašvaldība, valsts, klubi, tur tomēr mums ir pie kā piestrādāt, jo kaut kā visi gaida, es nezinu, klubi gaida, kad valsts vai pašvaldība kaut ko atrisinās, savukārt pašvaldība ar valsti atbildīgās personas saka, jums vajag, jūs tur būvējat, bet mēs aizmirstam pa vienu, ka šajos laukumos un sporta būvēs tur visur nāks un piedalīsies mūsu Latvijas valsts iedzīvotāji. Un kaut kā par to atkal mēs paejam nost, un mēs atkal to, ko es saku, kāpēc es pārmetu, ja, ka mums politiskās pamatnosnādnēs ir visur rakstīts skaisti mērķi, bet realitātē mēs pie tā nestrādājam. Ja mēs spētu visi apsēsties pie galda un arī saprast to, cik tad mums futbola laukumu vai citu veidu, sporta veidu laukumu vai infrastruktūras tad reāli trūkst, lai panāktu mērķi, ka katrs bērns, jaunietis no 4-5 gadu vecumam līdz pat 19-20, līdz viņš beidz vidusskolu, būtu iesaistīts sev interesējošā sporta aktivitātē. Un saprast, kas tad mums trūkst, un sanākt kopā teikt, klausieties, mums nav iespēja uzcelt pašvaldībai. Varbūt jūs varat piesaistīt privāto kapitālu, bet mēs, teiksim, tur 20-30 gadu laikā par to infrastruktūru būsim gatavi samaksāt. Ja? Un es garantēju, ka atradīsies cilvēki, kur to atrisinās, ja? Gan ar savu zemi vai piesaistītiem kapitāliem, bet tam jābūt ir kopīgam mērķim, lai tomēr nav tā, ka tikai klubi vai kādas citas organizācijas pilda mūsu valstisko stratēģiju. Tā ekonomiskā puse futbolam arī ir ļoti liela. FIFA, UEFA, cik ir ieguldījuši mūsu Latvijas bērnos, es domāju, neviens sporta veids tur gadsimtos tūmā nestāvēs. Jā, tas ir katru gadu NT miljoni. Mēs jau par to pat nezinām. NT miljoni. Un futbols varbūt tas, kāpēc par to prestižu runājot, futbols no pirmās dienas ir pozicionējis sev tā, ko mēs gaidīsim, kamēr tur kāds mūsu vietā. Futbols pats ir aktīvs. Ceļ halles, caur futbola federāciju, tas ir subsīdijas no FIFA un no UEFA. Tāpat tās laukumi, Eirokaus, cik naudas atved uz Latviju un tie nodokļi paliek šeit. Tā ir investīcija Latvijas iedzīvotājs, Latvijas bērnos. Ja mēs skatāmies uz citiem sporta veidiem, tad Latvijas valstī jāinvestē, lai mēs starptautiski piedalītos. Kaut kāda gašgāna, un mēs to darām. Tad, kad nāk nauda šeit, vajag piemest nedaudz klāt, lai vēl vairāk dabūtu, jūs jau paši tiksiet galā. Tā situācija vienkārši, lai saprastu pa cipariem, ja? Dēļ pagājušā gada Rīgas RFS, Audas, Liepājas dalības Eirokausos Latvijas bērnu jauniešu futbola attīstībai no šiem te translācijām un dažādu mārketinga aktivitātēm atnāca līdz pat 4 miljoniem eiro. Tāpēc mums arī valstī jāsaprot, ka mums ir jādara viss, lai Latvijas futbola klubi, vienalga, kuri tie būtu, vai tā būtu Meta, vai es nezinu, tur Rīga, vai Liepāja, vai Daugavpils, lai viņi maksimāli tālāk tiktu Eiropas sacensībās. Varbūt nedaudz kaut kur arī finansiāli palīdzot, varbūt tas palīdzot ar infrastruktūru, varbūt palīdzot ar attiecīgās pilsētas komunālo maksājumu atbalstu un dažādas sistēmas, kā var izdomāt, bet lai viņi ir vēl veiksmīgāki, jo tā nauda, kas pēc tam atnāk ar viņu panākumu atpakaļ, jo Solidarity šo te maksājums, kas atnāk līdz Latvijai, to var tikai tērēt uz bērniem un jauniešiem.
tie, kas ir Tas jau ir atrunāts, jā, tad tie ir ar 4 miljonu gadā. Un ja šīs te komandas, ja mēs pieņemsim dabūt grupu turnīrā 2, iespējams varbūt 3 klubus, tad šī te nauda trīskāršotos. Ja? Un mēs varētu domāt tiešām jau par milzīgiem plāniem, nevis tikai kā nodrošināt to procesu, bet jau startēt, domāt sistemātiski. Ja šis notiktos vismaz reiz 5 gados, mēs teiksim 3 reizes dabūt 2 vai 3 klubus grupu turnīros, tad mēs jau varētu daudz lielāku stratēģiju plānot uz infrastruktūras. Tas izklausās jau pēc biznesa plāna. Bet tā tam arī jābūt. Jā, tieši tā. Es arī skatītājiem gribu teikt, mēs esam priekšvēlēšanu laikā, un tāpēc mums arī mazliet politika šeit pat piestāv un runāt par tādām globālākām lietām. Un mazliet varbūt mēs aizgājām prom tieši no skolas, no tā, kā darbojaties jūs skolā. Mazliet palikām mēs tur pie U vecuma jauniešiem un atgriežoties pie tava sapņa, pie jūs minētā sapņa, jeb varbūt nākamās ieceres sasniegtiem rezultātiem, uz ko jūs ejat. Tātad redzēt atkal Latvijas futbolu uz lielās skatuves, vai tas būtu Eiropas čempionāta fināla turnīrs vai pasaules čempionāta fināla turnīrs, kurā skanētu Latvijas himna, būtu šīs sarkanbaltsarkanās krāsas redzams. Tad kā jūs gatavojat futbolistus šajā nacionālajai izlasēji? Kāds ir šis process jūsu skolā? Tie, kas spēlēs nacionāla izlasē, viņam jāsaprot, ka tas ir ekstra darbs. Ja, kad viņi ir nacionāla izlasē, tie, kas nebrauc turien, viņi paliek šeit, un principā viņiem nav tās 2-3 spēles. Lai tam 2-3 spēlēm katru 3. mēnesi sagatavotos, tas ir papildus 10 spēles, ja kaut kur starptautiskās gadā sanāk. Tas nozīmē, ka viņam papildus darbs jāiegulda. Ja. Un runājot par to, vai viņi ir gatavi. Ja, mēs izrunājam, lai saprastu, saliekam, teiksim, tā arī tās to kopējo spēļu skaitu gadā, tāpat ar ģimenēm runājot, ka tur jāieguldās, jāinvestē sevī. Bet papildus darbs nav tikai šīs papildus spēles, papildus darbs, jūs domājat, arī ārpus treniņu procesa? Protams, jā. Sevis pilnveidošanā. Protams, tu investē sevī. Ja principā, es, Andris Rihards, ja es esmu profesionāls futbolists, tad es investēju sevī, ticu sev. Bet katru dienu visur ir apkārt tie, kas mēģina tevi aizvest prom no turienes, ja, no tās labās investīcijas sevī. Vai tavā vietā? Vai arī manā vietā. Jā, tas pat būtu labi. Jā, ļoti vajag tādus, jā. Bet ļoti svarīgi ir tāpēc turpināt. Ja. Un tie, kas turpina, viņi noteikti līdz tam mērķim nokļūs. Bet mentāli, psiholoģiski jāsaprot, ir, ja mēs skatāmies, tā kā es teicu par treneriem. Treneri izaug pavisam noteikti klubos. Viņus apmāca Futbola federācija, augstskolas, bet klubos viņi izaugs. Jā. Līdz ar to svarīgi ir federācija un augstskolās un skolās iedot labus pamatus, pareizus pamatus. Jā. No dabas arī par tiem spēlētājiem. Izlase spēlēs tik labi, cik labi strādā klubos. Jā. Un es izlasi salīdzinu, es esmu bijis gan izlasē, gan klubā strādājis. Un klubā ikdienas darbs, tas ir tā kā tu ikdienā tagad tu nāc uz treniņiem, dzīvo mājās, ģimene, vispārējais. Izlase, tas ir tā kā ceļojums kaut kur. Ja? Tad tavā vietā tur gultu klāja nosacīt, kā sakārto beigās. Un skaidrs, ka tu pamatlietas, tad ēdienas tev ir, tad ir forši apstākļi, lidojumi, ieraugt citas valsts un tā tālāk. Un tur jau ir tāda maza balva, ja? Jā, bet tev jāsagatavojas tam, ka tu tur pēc tam sacentīsies. Un, principā, lidojot uz Turciju, ko to ir draudzības oficiālā spēlē, tur 98% noteikti negrib, lai tu uzvarētu. Tā ir saucamā pārbaudes spēle. Tā ir tā spēle jau uz rezultātu. Jā. Rezultāts tā ir spriedze, tad spriedze jātiek galā, jāsagatavojas, visi ir pret tevīm nosacīti tur, šeit visi ir pār. Tādā veidā tas nav viegls, bet izlasē skaidrs, ka tur jau ir viss pa vēlu. Tur jābūt gatavam uz turieni aizbraukušam. Ja? Tev ir visi apstākļi nodrošināti, lai tu tai galvenai spēlē sagatavojies. 2 dienas, 3 pēc tam vēl, un viss ir nodrošināts. Bet ikdienā tas ir klubā darbs, bez tavas individuālās, teiksim tā, bez tava individuālā ieguldītā darba, pamāca. Bet kas tieši ir jāiegulda? Kas ir tas, ko iedod šajā jau profesionālajā ievirzē klubs, un kas ir tas, ko jādara būt pašam? Tu biji apstājies no 13 līdz 15. 13, un tad ir tā kā Andrejs Glušķuks teica, pubertāte dara brīnums. 16 tie ir mums. Pēc 15, jā, 14 gadu beigas, 15 līdz 17. Tad paaugstinās testosterons,
Tu vari iet uz trenažieru zāli, bet atkal tu vari iet un galīgi garām. Andrus, bet līdz šiem 16, tad pietiek ar to, ko piedāvā Klops? Klubs, es piedodu. Klubs. Jorgens Klops, gan jau šādiem piedāvā. Automātiski, vai ne? Nodevu sev. Tātad līdz šiem 16, tas, ko piedāvā Klubs, ar to ir pietiekami? Pamāc tomēr. Pavisam noteikti pamāc. Mēs arī, tā kā es stāstīju, ko mēs darām, kad ir pavisam maziņi, kad mēs dodam to nedēļas laikā, to brīvo laiku, kad tu dari ekstra lietas, jo tu pilnveidojies daudzpusīgi un līdz ar to ir daudz mierīgāk pēc tam kaut kur aiziet jau profesionālai ievirs. Tas nozīmē, ka tu principā no šāda redzesloka uz šādu tu fokusējies uz kaut ko. Bet baigi svarīgi, ka tas pirms tam redzesloks ir bijis pietiekoši plašs. Tu esi atbrīvots uz daudzām jaunām lietām, jo es visu mūžu biju labais aizsargs, man te treneris liek pa centra aizsargu. Kā tas var būt? Viņš neko nesaprot. Tātad tu šobrīd fiziski spēles izpratnē un tā tālāk atpaliec, jo tur, teiksim tā, vairāk pretī jau tev stājās līdzīgi sagatavots gan fiziski, gan mentāli, gan tehniski, un līdz ar to kāds ir labāks. Bet šajā pozīcijā varbūt tas tu pat spēj konkurēt. Un tas darbs no 13 līdz 15, tas ir apjoms. Tas ir apjoms, tu veic lielu apjomu. Pēc tam, nevelc saka, profesionālajie futbolisti pat mazāk trenējas nekā jaunieši. Jā, tāpēc, ka tu jau specializējies, tu gatavojies tikai spēlei. Šeit tu veic lielu darbu. Liels apjoms ir gan mentālais, gan fiziskais, gan tehniskais. Ļoti būtiski individuālajā darbā, ja mēs skatāmies, protams, tā ir tehnika. Tad ir fiziskā sagatavotība. Šeit Koiver varētu piesaukt droši vien, jā? Jā, Koiver coaching ir, tad ir fiziski līdz 15 gadiem, kamēr tev tas testosterons nav tik paaugstināts, tad tu darbojies pie fizioterapeita ar savu svaru, ar tēti, tu vari darboties, protams, lieliski, ja ir kāds fiziskās sagatavotības treneris, kurš specializējas tajam vecumam, bet vēl viens būtisks moments, par ko varbūt tās liela daļa nemaz nezina, tā ir spēles izpratne un tā ir video analīze individuālā. Bet tur jau tomēr klubs strādā. Klubs strādā ar to, ka ir video analīze komandai, ir arī spēlētājiem, kuriem individuāli viņš darbojas, bet ļoti būtiski ir iespēja, un to principā atkal ģimene, investē, ka tavam bērnam visu spēli iziet cauri ar kādu cilvēku, kurš saprot. Tas nenozīmē skatīties Premjerlīgu nedēļas nogalēs un analizēt, bet Arī tas skatīties var būt kaut kur daļai. Arī tas ne, bet savu spēli. Savu spēli. Tu iedod video kādam speciālistam, kurš nodarbojas ar video analīzi un konkrēti ar tavu dēlu vai meitu iziet cauri tai visai spēlei. Un te ir jāpiemina, ka jau šajā vecumā, par kuru mēs šeit apspriežam, principā pēc katras spēles arī audzēkņi saņem šos video WhatsAppā. Jā, viņi saņem WhatsAppā, viņiem ir teorijas, jā, gan teorija, gan ir video, gan arī uz laukumu, jā, bet sanāk, ka tu esi sanāk ir divi veidi, kā tu vari arī spēles izpratni veidot. Tas ir treniņu procesā, kad tev reāli kustībā viss notiek, un tad ir video analīze. Principā, kad tu esi liels un izlases laikā viss saka, mums ir maz laika, bet tev jāsagatavo tas spēlētājs, ka viņš saprot, ko tev rāda arī tie video. Ja? Jo tas arī ir viens no pamatiem, kā tu vari sagatavoties nākamajai spēlei. Ja? Tu netērē daudz enerģiju uz laukumu, tāpēc, ka tas fiziski nav iespējams, tajā brīdī tev jāatjaunojas, bet tev ir video analīze. Un ļoti būtiski atkal atrast tad individuālais darbs. Protams, pašam ir vēlams noskatīties savu spēli vienmēr, lai tu nekautrējies arī no savām kļūdām, lai tu vispār viņu spēji atpazīt. Vispār, ja? Un tev ir ļoti būtiski, kas tev sēž blakus. Ja? Ir, kas sēž blakus, saka, tas darīja nepareizi, tas darīja to nepareizi, tas to nedarīja. Nē, tu malacis. Tas nedara. Jā, tev jākoncentrēs tikai uz sevi. Protams, ko tu vari iedot saviem partneriem, kā jūs variet to komunikāciju atrast. Jo tiem spēlētājiem, principā, viņi uz treneru uz laukuma agri vai vēl pēc tam kļūs. Un viņiem tā komunikācija viena no būtiskākajiem momentiem, kas būs. Ja? Kā viņi savā starpā komunicēs, kā viņi viens no otra pieprasīs to standartu. Ja? Jo šobrīd, ja mēs klusējam, nepieprasam viens no otra kaut kādas elementāras lietas, tad mēs uz dūlo spēlējam.
Jā, treneris tur kaut ko iedod, bet ja viņi... Bet šo komunikāciju arī māca treniņu procesā. Dažkārt var redzēt, ka atšķirīgi, teiksim, klubos ir klusākas komandas un ir tādi, kas to vien dara, kā komunicē. Jā, bet komunikāciju var vienkārši mācīt, kaut ko tu spēlē kvadrātu un nevis treneris skaidri piespēles, bet spēlētāji. Tas viens, otrs ir taktiskie vingrinājumi ar aizmuguru vai bez aizmuguras. Ja tu bez aizmuguras, tad tur var būt. Tas tomēr ir arī atkarīgs no tās kluba darba principiem. Mēs, piemēram, treniņos svilpi izmantojam tikai tad, kad mēs gribam sasaukt visus kopā pārējā treniņu procesā. Mēs gribam, lai spēlētāji veic aktivitātes paši redzot vai viens ar otru runājot. Tad tev ir, ja tu esi vienīgais, kurš uz laukuma runās, un kā pieaugušais, kā treneris, visu laiku būs tas, kuram tikai ir taisnība un neveicina nekādu diskusiju, tad nav ko brīnīties, ka tie bērni arī nerunās. Tad tas arī tā būs. Ja? Un otrs, runājot par to papildus darbu, es pat teiktu, ka tas ir jāsāk nedaudz pat agrāk, ja uz kaut ko pretendē. Ja? Vēlas vienkārši prieku pēc nākt futbola aktivitātēs, tas ir viens, bet ja ir vēlme un tas bērns jaunietis vēlas iet, kas sacīt, kaut kur spēcīgākā vidē un sacensties, un viņam ir tie visi priekšnosacījumi, tad jau no 9-10 gadu vecuma principā jāsāk ir apmēram. Bet tur nevar nošaut greizi, tur jākonsultējas ar treneriem, ko tieši darīt papildus. Kāpēc? Iet pie vienreiz nedēļā uz fizioterapeita, fiziskās sagatavotības vispārējām papildus nodarbībām. Ko tur var nošaut? Peldēšana droši vien pāri nenodarīs. Jā, arī neko tu nevar nodarīt pāri. Tas ir atkal to, ko Andris teica. Spēles izpratne ir apjoms. Spēles izpratne es tev nepiekritīšu. Spēles izpratne es nerunāju. Es vienkārši saku, ka ir lietas, ko vēl var darīt papildus. Jā, spēles izpratne, viņš tajā vecumā 10 gados nav spējīgs īsti tur baigi uzklausīt, ko tur vajadz. Jā, tur caur treniņiem ar to pietiks jau, jā, vai vērojot kaut kādas lielo komandas spēles. Vienkārši ieteikums, ja mums skatās vecāki, šo ir jākonsultējās ar treneriem. Pēc tam, teiksim, par spēles izpratni, tur gan es Andrim piekrītu, jā, ka tur tomēr ir ar klubu vai, es nezinu, ja klubs nevar ieteikt nevienu kādā citā klubā esošu, var uzjautāt mums. Mēs varam Latvijas līmenī ieteikt cilvēkus, kur ar to nodarbojas. Mēs arī varam ieteikt cilvēkus, kur nodarbojas startautiski. Protams, ar to jārēķinās, ka tas vairāk būs angļu valodā. Šeit, esot Latvijā, būs cilvēki, kuri ir gatavi palīdzēt attiecībā uz spēles analīzi. Tas gan arī tā kā privātas stundas, vai ne? Jā, tā tas ir. Jā. Futbols jau tas arī ir tā. Kā ir ar fiziskajām lietām? Beidzamajā laikā neesmu redzējis, ka futbola akadēmijās piekopt kaut kādu kilometrāžu svākšanu un lielu apļu skriešanu. Es vienkārši atceros, kāds bija manā, kā mēs teicām, padomju tajā sistēmā uzaugušajā futbola vidē. Mēs ļoti daudz veltījām laiku tam, ka mēs skrējām tiešām daudz kilometrus. Teiksim tā, tas, kad vajag to sirds kapacitāti audzēt, viņi noteikti ir vajadzīgi. Futbolā ir nedaudz savādāks princips, tas ir intervali, tie skrējieni, viņi to puiši dara ziemā. Ar konkrētā pulsā un konkrētā apjomā, kurš arī aug uz priekšu, bet mans ieteikums ir sevišķi pēc spēlēm, un 2 reizes nedēļā pavisam noteikti var nedēļas vidū un pēc spēles 20 līdz 40 minūtes lēnā pulsā līdz 120 sirds kapacitātes audzēšanai droši var paskriet mierīgi krosiņi, kas absolūti akal, tas ir tavs individuālais darbs, vai arī vecākiem, ja kāds ar tēti, mammu skrien, vispār super. Var ar riteni arī braukt, ja? Jo tas ir būtisks moments, bet izšķirošais droši vien būs sistemātiski. Jā, sistemātiski. Var jau 1-2 paskriet. Nē, bet pēc katras spēles tas ir kā atjaunošanās skrējiens. Ja? Šobrīd mēs, lai socializējās tie bērni un jaunieši, ņemot vērā to treniņu apjomu, mēs pēc spēles treniņu netaisam. Bet, pieņemsim, profesionālas komandas vienmēr praktiski to dara. Tas ir atjaunošanās process. Nedēļas vidū mums ir trešdienās ir brīvs vai teorija. Tas atkal tas laiks, ka tu vari aiziet pie fizioterapeita vai atkal pats paskriet to lēnā tempā skrējienu. Ja? Tie krosi, savā veidā šobrīd mēs pārējām uz to, ka tas, ņemot vērā, ka tā mums tehnika jāpilnveido, nekas jau slikts tie krosi arī nav. Bet ņemot vērā, ka futbols tehniski attīstās, tik tālu ir attīstījies, ka tas vidējais līmenis
futbolistiem tehniski krietni augstāks nekā iepriekš. Tad bija ļoti daudz talantu, spilgtu spēlētāju, un tad bija tāds krāsa atšķirība. Šobrīd tas vidējais līmenis ir augstāk, un ņemot vērā tos tendences, kas visu laiku Eiropā arī bijis, mēs ļoti daudz ar bumbām strādājam. Pieskārienu bumbai. Jā, pieskārienu bumbai. Skaits. Kopā, protams, ar tiem pašiem intervalu skrējieniem, kas ir aktuāls arī un specifisks futbolam. Ja? Un dažādas spēles, tad vidēji izmēra spēles, futbola spēle, ja, kad mēs runājam maz, small-sided games, kad tas ir moderni, un tad ir lielais futbols ar lielākām distancēm. Bet tas atkal pēc pubertātes vai pubertātes periodā. Tas parādās maziņiem. Protams, ir svarīgi spēlēt visu laiku mazākos laukumos, kur ir ļoti daudz darbības ar un bez bumbas, pārslēgšanās, ja, kas ir šobrīd ļoti aktuāli ir mūsdienu futbolā. Un atkal tas ir tas individuāls darbs, ko Ģirds arī teica par sportiskas nācijas. Tas skrējiens 2 reizes nedēļā, manuprāt, ir ļoti veselīgi. Gan sirds kapacitātes audzēšana, gan liekais svars, lai tev nebūtu. Ļoti laba rutīna, jā. Jā, un manuprāt, tas ir tāds ļoti labs ikdienas detoks arī. Jā. Ņemot vērā, mēs pieņemsim uz nometnēm braucam, telefonu, visas pārējās lietas nost. Jā. Tad mēs koncentrējamies. Jā, viņi drīkst tikai ap 8 vakarā uzvanīt. Vienreiz nedēļā, man liekas, ne? Šeit varēja biežāk, bet varbūt arī vienreiz nedēļā. Bet tas atkarīgs arī no vecuma. Tie, kam ir lielāki, tur, protams, ir kaut kāds ikdienas mīlestība arī, kuriem jāatzvana, bet tas atkal ir jāizrunā iepriekš. Ir daudz jautājumu, teiksim tā, jāsagatavojas tam nometnēm. Ja? Un tādā veidā, tāpēc par tiem krosiem, es teikšu tā, viņš svarīgi, bet tā nevar būt, teiksim tā, prioritāte. Tas jābūt pašsaprotamai lietai vispār, lai tu veselīgs būtu. Klausies, bet tagad klubs ir izaudzinājis līdz tai pubertātei to savu spēlētāju, un tur, protams, tā tad ir šī elites grupa. Kas tajā brīdī notiek ar saucamo skautošanu vai staigāšanu? Nav tā, ka parādās jau kaut kādi pirmie piedāvājumi pāriet kaut vai šeit lokāli no kluba uz klubu. Kā šī lieta tiek regulēta, kā jūs uz to skatāties, cik bieži ar to saskaraties, vai tā ir problēma, vai tā ir tā visproblemātiskākais vecums jūsu galvas sāpes ikdienā? Nezinu, es uzskatu, ka katram jāvadās pēc principā, kur viņš vēlas būt. Mums kā klubam ir uzdevums tomēr izaudzināt šīs vērtības un veidot šo savstarpēju uzticību gada garumā. Ja mēs neesam to spējuši izveidot un šī ticība vai uzticēšanās no ģimenes puses nav, tad jāiet ir vienmēr tur, kur ir šī ticība, ja, jo citādāk tur tāpat nekas nebūs. Ja. Bet tas ir bieži novērojams? Ir procentuāli varbūt kaut kādi 15–20% tie ir. Protams, mēs, slēdzot profesionālo līgumu, kas attiecās uz virslīgu, tad mēs vienmēr sakam tā, ka mums ir 4 gadi vai pat 5 gadi līgumam, un tad visi citreiz brīnās kā tā. Bet mūsu uzdevums ir, lai tu šeit šos visu līguma termiņu nebūtu. Ja, tad tas ir, ja mēs nespējam šo visu līguma termiņu laikā tevi upgradeot kā spēlētāju tālāk, skaidrs, ka no visiem tas arī nebūs iespējams, bet mērķis ir tāds, lai šo līguma termiņu šeit nepavadītu. Es saprotu, ka virslīgā tur arī tas jau ir tomēr jau pieaugušo sports, un tur to visu regulē arī kaut kāds zināms starptautiski noteikumi un regulas. Visur ir arī sākot no 15 gadu vecuma, principā ir šis pieaugušo princips, tāpēc, ka pa lielam no 15 gadu vecuma ir laiks, tu var spēlēt pieaugušo čempionātā. Ja, tāpēc līdz ar to šie visi noteikumi stājas spēkā no tā laika. Jā, ir savstarpējas federācija un starptautiskās regulas, kas regulē dažādu veidu audzināšanas kompensācijas sistēmu un tā tālāk, bet runājot par ģimenes, skatījumu uz lietām, tad jābūt tomēr spējīgiem arī dzirdēt klubā teikto. Protams, jāspēj izvērtēt
kur jūs esat, vai jūs esat Rīgā, vai jūs esat Pierīgā, vai jūs esat kādā citā Latvijas pilsētā. Kāds tad ir jūsu šis te ceļš? Bieži vien dzirdam jauniešu spriedeliem, ka es vēlos būt ārzemēs un tā tālāk. Un tā tālāk. Nu, es gan iesaku pa priekšu varbūt no Dobeles vai Liepājas vai Ventspils, vienalga no kurienes, ja? Vai no Limbažiem, līdz Rīgai atbraukt. Jā, padzīvot to patstāvību. Bet daudz ir tādi, kas vilina prom no tās pašas Rīgas. Vēstules rakstā ir klubi, kuriem patīk vēstules rakstīt. Bet vēstules raksta klubam vai vēstules raksta vecākiem? Dažādi. Bet mēs vienmēr sakam, no savas puses kā vecāks. Tad, ja man aicina manu meitu vai dēlu, tad kāds ir plāns? Man vienmēr ir pirmais jautājums, kāds ir plāns? Man ir skaidrs, principā, kas ir šeit, kur es atrodos, kas ko kā. Man ir pietiekuši daudz piemēru un tā tālāk un tā tālāk. Nu, un tad, ja ir kaut kas cits, tad kāds ir šis te plāns? Un bieži vien šis te plāns aprobežas ar to, ka mums ir laba komanda, mēs gribam vēl stiprāk, treneris tur grib atrisināt uzbrucēju pozīcijas jautājumu. Nu, tas ir treneris, risina savus lokālos īstermiņa mērķus Latvijas čempionāta ietvaros, bet vai šim te spēlētājiem ir paredzēts attīstības ceļš līdz viņu kluba pirmai komandai, nu, to neviens droši vien īsti pateikt nevar. Ja mēs skatāmies citādāk, ja mēs kādu esam, kas sacīt, spēlētāju noskatījuši, mēs nevienu īpaši nesaucam, izņemot tad, ja viņi var pievienoties, jo mums jau puslīdz pieaugušā vecumā, tad no 15, 16, 17 gadu vecuma, tad mums ir jau profesionālāka interese. Līdz tam mēs ar bērnu piesaisti, mums tāpat bieži vien atbrauc šie ārzem treneri, mums vajadzīgs uzbrucējs. Tur, nezinu, nu, tātad ar piesaisti šeit ir jāsaprot, ar piesaisti no cita kluba. Jā, no cita kluba. Jā, tātad, ja viņi izrāda interesi paši būt, protams, mēs izdarīsim visu, lai šeit viņi justos. Nu, ja ir mazāks klubs, kuram acīm redzot, tas puika vai meitene ir pāraudzis to līmeni, mēs ar klubu vadību sazinamies. Jā, bet ne pirms tam ar spēlētājiem. Bet ir arī netīrās spēlīt šeit? Nu, ir, bet mēs īpaši, tā kā Ģirds teica, nu, ja mēs te ir 10 gadus bijis ģimene un viņi mums netic, nu, tad mēs esam paši vainīgi. Jā, tas, ka tu raksti vēstules, zvanu un tad tur vēl tur kaut kas notiek. Es teikšu tā, tas pat labi. Tad mēs redzam, kas ir kas. Ja pie pirmās iespējas kādu pasauc, viņš aizskrien, nu... Labi, ka mēs neiztērējam daudz naudas. Jā. Jūs ar citu vienlaicīgi te piedzīvojāt pirms dažiem, jau gadu galvā nestāv, pirms 5 gadiem, 6, dažādi šīs nākamā līmeņa pāriešanas, kad spēlētāji no jums oficiāli pārpērk kā cits virslīgas klubs, un viņš turpina šo attīstības ceļu līdz pat spēlēšanai ārzemēs, vai arī tāda iespēja, kur kopā ar tēvu tiek meklēts pašam šīs iespējas jau uzreiz spēlēt ārzemēs, braukājot, atrādoties klubiem. Mamma arī? Jā, bet nav, protams, principiāli nozīme. Pat veiksmīgāk ir tur, kur mamma bija iesaistīta. Jā, tāpēc jautājums ir, šeit jūs arī varat padalīties ar pieredzi, viens otrs gadījums. Katrs var izvēlēties arī šeit savu ceļu. Ja runājam par to, ja kāds mums prasa par spēlētājiem uz mūsu klubu, ja vēršās, mēs vienmēr aizsūtam to vēstuli vecākiem. Tāpat tas izrāda interesi. Jā, protams, un tad tā jūsu izvēle. Jā, tas ir vienalga vai vietējais klubs vai ārzemju klubs. Bet pats galvenais, kad mēs runājam ar vecākiem un no ģimeni, ko jūs īsti vēlaties? Mēs izstāstam 2 attīstības ceļus, tad var kļūt par profesionālu. Ejot ceļu futbola skolas metā, teiksim tā, visā tajā piramīdā līdz galvenai komandai, vai arī 16 gados pārvācoties uz ārzemju akadēmiju. Tur ir kāda finansiālā atšķirība arī? Finansiālā atšķirība gan... iespējams, ka var izšķirt 1,5–2,000 tavu izvēli, piemēram. Kādā ziņā? Es nezinu, tur kaut kur, kādā citā klubā varbūt maksā uzreiz un vairāk. Jauniešos, jaunatnes akadēmija līmenī tās stipendija apjoms ir tāds pats, kā mēs šeit piedāvājam jauniem spēlētājiem. Tas ir limitēts, regulēts vai? Viņiem, jā. Viņiem ir šis, kas sacīt, stipendiju tāds apjoms, kuru tā kā
rēķinot valsts vidējos iztiks līmeņus, iztiks līdzekļus, balstoties uz to, ka viņiem ir nodrošināta ēšana un dzīvošana, kas viņam vēl nepieciešams būtu savai. Tad vienkārši ir tā sajūta, ka spēlēt ārzemēs kaut kā iekšēji šķiet prestižāk. To es teiktu tēvs, jā. Tad iziesim cauri tam spēlēšanai ārzemēs. Es vispār dzīvoju ārzemēs. Nu, tu tikai kā turists. Tādu ilgāku laiku nē. Bet tas jau forši, ne? Nē, nu, protams, ir forši aizbraukt. Vienmēr zini, ka tu atgriezīsies. Vienmēr atgriezīsies. Tad, tagad tavs dēls aizbrauc 15 gadu beigās, 16 gadu sākums. Pieņemsim uz Itāliju. Forši Itāliju. Viss super. Silti, futbols katru dienu tur ir un atmosfēra. Bet tad tavs dēls teikt no treniņa uz kurien iet? Pēc treniņa uz kurien iet? Pēc treniņa droši vien pirmais ceļš sanāk agri vai vēl uz mājām. Uz mājām. Kas tur viņu sagaida? Vakariņas. Jā, māma un tētis. Protams. Jā, māsa varbūt kādam. Samīļos, apskaus. Suns kādam vai kaķis ir. Jā, viss tevis nosaukt. Papagailis vai ziltiņa kāda mīļākā. Tur tad aptuveni telpa ir tāda, ka mēs te sēžam. Visdrīzāk, ka vēl kāds jaunietis ir blakus un sagaida tikai viņš. Ja? Un, lai nokļūtu līdz galvenajai komandai, tu aizbrauc 16 gados. Aptuveni, labākajā gadījumā, ja kāds super tur debitēs, tas būs 18, 19. Tad tev 2-3 gadi tādu rutīnu jāiziet cauri. Ja tu esi traumēts, principā tur esi kaut kādā sabiedrībā tikai kad ej uz futbolu, uz treniņu. Pēc tu atnāc mājās, nosacīt uz savu istabiņu. Ja tu esi traumēts, tad tu arī nepiedalies futbolā. Tad tu esi vēl izolēts vēl vairāk. Tu esi viens, tev ir tie iekšēji pārdzīvojumi un tā tālāk. Itālijā svin svētkus, principā tu tos nesvini. Tu sēdi mājās. Tāpēc, ka tur iet savas ģimenes. Labi, sākumā varbūt tās 1-2 reizes paņems, cik reizes tu pie cik ģimenēm brauks. Ja? Tad agrāk vēl tā paliks viens pats. Es pieļauju, es vienkārši šobrīd būšu. Mēs jau nebēdējam. Jautājums, ka tas tā leģionāra maize ļoti grūta, kad tu viņu sāc. Vai tu esi tam pats gatavs? Vai arī ģimene ir gatava. Jā. Mēs vienkārši to izstāstam. Mēs sakām, aiz jums pēdējais vārds ir. Mēs arī atbalstīsim tajā gadījumā, ja jūs izvēlēsieties to darīt. Un mēs ko sakām? Ja izrādīsies tev pa grūtu, vai tu jūti, ka tas sapratīs caur to procesu, ka tas nav tavs, mēs nekādā gadījumā, mūsu pozīcija nekad nebūs tāda, redzi, mēs jau teicām, nē. To nav vienkārši šobrīd prognozēt. Tas nav iespējams. Mēs varam izstāstīt. Mēs varam izstāstīt, ar ko rēķināsies, un tik un tā var nonākt, un man arī nevajag apliecinājumu, jums bija taisnība. Nē, bet mēs sakam, mēģini, ja jūs esat tā izlēmuši, viss atbalsts ir no mums, mēs izdarīsim visu, lai tas viss izdodas, ar klubu izrunāsim savus procesus, bet, ja jūs jutīsieties, ka jums jāatgriežas, mēs vienmēr būsim šeit, mūsu durvis būs vaļā, mēs vienmēr iedosim iespēju restartēties. Tas, ka šobrīd mums uz sezonu ir atpakaļ Kristaps Grabovskis, ja, kurš ir izdzīvojis Vāciju, izdzīvojis Austriju, ja, un ir atgriezies šeit. Mēs vēlamies, lai mūsu klubā audzis spēlētājs justos vienmēr droši, ka viņš var atgriezties. Tad nenotiek nekāda tiltu dedzināšana. Mums ir vairāk piemēru. Tas ir Kristaps Grabovskis, tas ir Kristupas Keršis, kurš bija Verderā. Tas ir tas pats Dmitrijs Zelenkovs. Jā, viņš bija Empolī, viņš atgriezās un debitēja principā virslīgā arī pie mums. Un, ja kādam vēl būs tāda dzīves situācija, mēs jau pirms tam izrunājam to. Jā. Mums nav problēma. Tad ir tie divi ceļi. Ir Latvijas ceļš ar metas piramīdu vai arī citu klubu, kādam liekas varbūt tās. Un tad ir tas ārzemē. Bet neizslēdziet iespēju, kad iespējams jūs atgriezīsieties atpakaļ, lai restartētos un atkal iet uz priekšu. Ja? Jo tas ir, mēs teiksim tā, ikdienā Bruno Melns tāpatās, viņš arī bija Torino un atgriezās atpakaļ un turpināja. Ja? Tā kā, tas nav tā, ka beidzās ar to futbols, ka tev izbrāķēja tur. Ja? Nē, tas ir pēc... Ja tu ar vienu draudzeni satikies un dzīve beidzās pēc tam, viņi tev pateica, nē, tu man nedari. Protams, ka nē. Protams, ka nē. Tas pats arī futbolā. Mēs to stāstām, lai saprastu, ne jau, kā Ģirds teica, ne jau biedēt, bet lai saprastu. Varbūt tās tajā brīdī viņš sapratīs, viņš varbūt tās jau ir sagatavojis sev kaut kādiem jautājumiem, bet tā kā, ņemot vērā arī mūsu to pirmo komandu, arī jauniešiem, runājot ar treneriem, arī mūsu sapulcēs, ļaujam piedzīvot viņiem. Tā kā viņi piedzīvos,
tad viņi sapratīs. Ja? Bet, protams, mūsu uzdevums ir nedaudz tā kā ievirzīt viņus tur. Nu, kādu priekšstatu radīt? Jā, Bieži vien ģirds man uzdod kādu jautājumu, viņš saka, kā es zināšu, es saku, tu redzēsi. Atnāk situācija, protams, ka es jau viņu atpazīstu. Tāpat trenējot, treniņi, tu vari stāstīt, klausies, tur 3-2 vajag izspēlēt, tad tur iedod pa kreisi, pa labi. Skaidrs, ka tu treniņā tās epizodes iedod, ja? Un tad tu spēlē jau atpazīsti, tāpēc, ka tu entās reizes esi to darījis. Bet tu esi piedzīvojis. Bet, ja tu viņam tur stāstīsi, tas ir atkal tikai profesionāli lielie, ka viņi jau ir piedzīvojuši tās, un tad jau mēs varam runāt par tām. Bērniem, jauniešiem, viņam jādod, teiksim, tā iespēja piedzīvot, un pats galvenais pašam pieņemt lēmumu. Ja tu brauks. Brauks. Ja es negribu, priekškam viņam braukt. Jā, vai arī mums pierunāt, vai mūs atrunāt. Tas vienmēr būs vainīgais. Tad es pats atbildu bez lieka spiediena, izvērtējam, paskatāmies, ja tas jaunietis ir uzkonstruēts tā, ka viņam tikai eksistē viens ceļš ārzemes, tad jādodas ārzemēs. Tā nav vispār problēma. Ja? Vienkārši tajā brīdī es pieļauju, ka jauniešu psiholoģija liek domāt, ka es esmu pamanīts, es esmu novērtēts, un šis ir tas kārdinājums. Bet pie pirmās iespējas jau arī tas nenozīmē, ka tā ir īstā. Ja? Jo ir, pieņemsim, mēs nokļūstam virslīgā. Ja mēs nokļūstam virslīgā, tad virslīgas komanda, teiksim tā ir prioritāte. Ja tev būs kaut kur piedāvājums, tad jāizvērtē, lai šī prioritāte necieš. Ja tu esi pa jauniešiem, mēs visu darām, tā ir tava prioritāte uz turieni, viss. Bet virslīgā ir nedaudz savādāk. Un nākamais te ir profesionāla līguma, kur mēs redzam, ja tev ņem tiešām uz to pirmo komandu pieaugušo futbolā, ok, bet ja tev jāatgriežas, ja tu brauc uz turieni uz jauniešiem, tad mēs sakam, padomā, jā, vai tev to vajag. Jo tu reāli, it kā tu brauc uz Itāliju, bet spēlēs pa jauniešiem. Šeit ir pieaugušo sacensību. Tas mazliet jau. Tas ir cits līmenis. Tas ir cits līmenis, nākamais tev arī citā līmenī izvērtē jau. Ja? Ja skatās kāds profesionāls klubs ārzemēs, tad jau viņiem ir sapratni par to, kā tu spēlēs pret pieaugušiem vai ar pieaugušiem kopā. Tur ir jauniešiem, viņš pa jauniešiem var, tur pretī tāds pats jaunietis, varbūt vēl jaunāks. Līdz ar to tā grūti saprast to līmeni, vai viņš vispār tajā pieaugušo futbolā, profesionāla futbolā. Jā, tev var bišķiņ ātrāk praktizēt pleciņš pleciņā, un jūs, ka tev pretī ir jau pieaudzis vīrietis savā ziņā. Jā, bet atkal, abos divos ir, tā kā es tur teicu, tur viens pats, šeit atkal. Tu vairāk zaudē nekā uzvar. Tāpēc, kad priekšā ir pieredzējušāks, spēcīgāks, ātrāks, nākamais nauda nav tik daudz, cik vēlētos. Ja? Tas ir tas posms, tie 2-3 gadi tāpatās kā tur. Viņš ir diezgan grūts arī psiholoģiski. Ja? Tad jau agri vai vēl es jau esmu izlīdis ārā, jau kaut kāds pāris vārdus es gūstu, un varbūt tas man jau pat uz kaut kādas nacionāla izlases. Un tad bieži vien jautājums, es esmu gatavs. Visdrīzāk, lai iet uz nākamo līmeni, tad es viņam prasu, kāds zina, ka tu esi gatavs. Es jau tur kaut kur, es saku, ka tu būsi šeit labākais. Tad visdrīzāk tu pāri atpazīsi un tev aicinās. Ja? Patreiz tu esi gatavs turpināt. Ja? To pašu līmeņu latiņu, bet tev jāiet vēl uz priekšu. Un Latvija, mēs priekš pārējām futbola lielvalstīm neesam futbola valsts. Mēs priekš sevim... Bet mūs skatās. Ne, mūs skatās, bet mēs neesam liela futbola valsts. Tad savu veidu riska investīcija mēs. Ja? Tāpēc, kad zinot uz turieni aizbrauks, vai mēs tajā vidē spēsim iekļauties uzreiz. Ja? Tāpēc viņi skatās tomēr jau, ka vismaz 100 spēles pieaugušo futbolā ir aizvadījis. Vismaz 100. Vēl viena lieta, varbūt tas, kas jāsaprot arī Latvijas spēlētājiem, ka futbols tajā līmenī tas jau ir bizness. Un, ja piemēram, spēlētājs no Japānas vai Brazīlijas it kā tādā pašā līmenī, kā tu esi, tad ņems Itāli vai Japānu vai Brazīli. Kāpēc? Tāpēc, ka auditorija lielāka, kas skatīsies un sekos līdzi, lielāka iespējamība, ka vairāk krēklus nopirks nacionālā televīzijā, tad attiecīgais klubs ārzemē jau kļūs par globālu brendu vai stiprinās savu globālā brenda pozīcijas. Un jāsaprot tas, ka tev kā latvietim principā ir ļoti nopietni jāsagatavojās. Tu, piemēram, tāpat, ka mums ir bijuši Raimonda kontekstā, ja, kur mēs vienmēr sakam, tur par 1,5–2–3 miljoniem var nopirkt
trenažieri, uz kuru trenēsies tie, kuri maksā 20, 30, 50 miljonus. Ja? Un tev jāsaprot, kādu lomu tu spildi, tev ir jābūt tam gatavam, ka tu iespējams šodien esi vajadzīgs tikai, lai kvadrātiņā tur čaļiem piespēlētu. Ja? Nu, tā kā palīdz attīstīties citiem. Nu, jā, sasniegt rezultātu, nodrošināt procesu. Ja? Un, ja tu gribi būt vairāk, tad tu nedrīksti nekādā veidā apvainoties, ka tu esi tev ir piedāvāts līgums, lai pildītu šo funkciju. Ja? Un, ja tu gribi vairāk, vecīt, un kapā nevis tur sūksties, vai man tur nedod laiku, man tur nedod iespēju, tev katra treniņa. Vai esi labākais piespēlētais kvadrātā, vēl kaut kur sitienos, tā kā Andris teica, esi labākais. Un tad tas ir cits. Tas, ka tu esi iedomājies, ko tu gribētu, tas nav albums, kurā tu izvēlēsies, kuru, teiksim, es nezinu, pakalpojumu. Tas nav iedomājums braukt uz Itāliju un nemācīties itāļu valodu, vai vācu valodu, Vācijā vai franču valodu. Skaidrs, uzreiz. Un tas psiholoģiskais aspekts ir ļoti, ļoti svarīgs. Un ja nerunā par to šeit, Latvijā, klubi, un bieži vien citreiz pieļauj kļūdas treneri, es tur gribu, es varēšu rakstiņu uzrakstīt, ka mans audzēknis tur nokļūs Itālijā, Vācijā vai vēl kaut kur, kā mēs te bieži vien redzam, ka spēlētāji brauc tikai uz kaut kādu apskatu. Un tad ir tādi posti, ja tur sociālos tīklos. Bet varbūt to vajag veidot šo arī mazliet hype. Ja 10 reizes brauc, un ko tu pēc tam 10 reizes saki? Un 10 reizes tev nekas ir visi. Pastāst mazliet, cik daudz ir atrādījušies tie paši metieši, es nezinu, kādā Manchesteras akadēmijā, bet jūs par to nerunājat. Mēs vienreiz uzrakstījām, tad, kad bija Varslavāns uz Manchester United, un nožēlojam, un kopš tā laika. Tas ir tieši tas, ko es zināju. Nekad vairāk nerakstījām. Nē, mums ir bijuši Interā, Romā, Juventusā, kur tik nav bijuši. Tagad šogad jau ir vairākos klubos bijuši. Ja kāds grib personīgi to darīt, es viņam saku, ja tu gribi to personīgo spriedzi, tu vari to darīt. Bet tad tev 10 reizes jāsaka, kāpēc tu tur nepaliki? Kas tur pietrūka? Kas ir tas? Kas tas? Jā. Un tad jādomā, tur treneris bija slikts vai šitā. kaut kas jāizdomā, bet par to psiholoģiju. Tad tu esi zaļā krāsā, pieņemsim Werder Bremens, galvenais skauts. Tu ej platformās dažādās. Tur jau redz, kā tu spēlē. To, ko tu gribi nostrādāt. Gan jaunieši, gan izlases, Latvijas virslīgas. Kad domā, tu man zvanīs, prasīs, klausies, kā tur Andris spēlē? Ko tu man prasīs? Man ir grūti iedomāties. Es jau principā visu redzu. Jā, bet ar to tev pietiek? Es nezinu, cik tu esi gatavs dalīties ar informāciju un cik tu patiesi. Es esmu ieinteresēts pārdot Werderam spēlētāju. Es par psiholoģiju droši vien tieši tā, tas ir tas. Tas ir tas, ko es neredzu. Jā, tas ir to, ko tu neredzi. Un psiholoģija vēl ir ķermeņa valoda uz laukuma. Sadzīve. Jā, sadzīve. Bet ir tāds piemērs, grūti teikt, pieņemsim, tā ir Latvija un ir bezmazā jau noslēgts līgums un atbrauc jau tas ģenerāla direktors uz Latviju un skatās. Tik ņemsim, parakstīsim līgumu, būs spēlētājs tur top līgā. Un tad viņš ieraug uz laukumu, ka tas spēlētājs tur bumbu mētās, ar tiesnesi strīdās. Un tad viņš pieceļās, man uz lidmašīnu jālaiž. Pag, šarunā pa līgumu un tā tālāk. Nē, paldies, mums tādi spēlētāji ir, kas strīdās ar tiesnesi vai bumbu mēt. Mums vajag spēlētāji, kurš izšķir. Ja? Kurš atšķirās no jau esošajiem? Jā, investīcija, tā ir investīcija. Bet tad uzreiz rodās loģiskais jautājums. Mēs ātrāk spēlēsim atkal kādā no lielajiem fināla turnīriem Eiropas vai pasaules, vai redzēsim kādu mūsu šeit Latvijā, Latvijas futbola akadēmijā izaudzinātu audzēkni topu līgā spēlējot svarīgu lomu savā komandā. Vai mēs to redzēsim? Jā. Kas būs ātrāk? Viss ir iespējams. Es uzskatu, ka mūsu Latvijas spēlētāji visvairāk vērtē caur nacionālo izlasi. Un tāpēc mūsu pozīcija arī kā klubam vienmēr ir bijusi, ka, ja mēs vēlamies prezentēt savus spēlētājus jau agrīnākā vecumā, tad šīm te izlasēm, kas ir sākot ar U15, 17, 19, 21, tām ir jāspēlē tāds futbols, lai mēs parādītu savu spēlētāju labākās kvalitātes. Ja mēs spēlējam tikai treneru bailīgo rezultātu futbolu, kurā mēs... Te tur runā par veiksmīgiem 1-0 rezultātiem. Jā, kur mēs sēžam visu laiku savā soda laukumā un atsitamies un pēc tam sakam, ka mēs esam vinnējuši. Tur, pieņemsim,
Ir daudz spēles, labāk. Mēs esam arī spēlētājs piesaistījuši paši. Pat spēlēs, kurās mūsu komanda uzvar ar 20-1. Bet mēs redzam tās viņa individuālās kvalitātes, tāpēc, ka tā komanda spēlē tā, lai tā spēlētāja individuālā kvalitāte ieraudzītu. Un tā, es teikšu tā nav viegla izšķiršanās, bet mums kā mazai valstī, protams, mēs nedrīkstam galīgi sev ļaut sabradāt. Ja? Un noteikti arī šie puiši un treneri, kas brauc, neviens to nevēlas. Viņiem pietiekoši liels ambīcijas, bet atkal to, ko mēs runājām iepriekš, pieturēties pie savas filozofijas, pie savas identitātes un ilgtermiņā to darīt. Un tad būs ļoti, ļoti mierīgi uztver arī pēc kādas liels sagrāvs. Nostiprināsies psiholoģija. Arī tas sagrāvs pēc tam pazudīs, tāpēc, ka tev nespiedīs tas, kad, kas mainīsies 1-0 vai 0-1. Tur pa lielam nekas. Labāk, lai tur ir 3-5, bet tad ir, šis interesants. Mēs arī skatītājiem jautājam. Mēs tagad redzam, Jāni, arī šo situāciju, ka mums ir tagad itāļu treneris, kurš prasa būvēt uzbrukums un iziet no zonām ar īso piespēli caur vārdsargu, aizsargiem un pussargiem. Un mēs visu laiku esam kā uz krampiem, mēs baidamies, ka mēs tikai tagad bumbu, bet nezaudējam, ja, un ielaidīsim vārtus. Paskaties, kā pašā sākumā mums bija 3 bumbas savos vārtos. Saspēlējoties, savos vārtos iesis. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam ļoti maz to praktizējuši. Tieši starptautiskā līmenī, sākot ar jauniešu klubiem, kur darbs notiek ikdienā, un arī jauniešu izlasēm Futbola federācijā. Bet es teikšu tā, ka tas jāizdara jauniešu izlasēs, tās kļūdas jāpieļauj. Nacionāla izlasē tev ir iespēja izvēlēties. Tad es sapratu filozofiju, sapratu savu atlikumu. Tāpēc es neminēju lielo izlasi. Jā, nemācam jauniešiem bliest uz priekšu pāri centram. Nemācam jauniešiem baidīties. Jā. Ļaujam kļūdīties, tātad tas pat var būt. Es teiktu, pat apzināti dažreiz. Jā. Kaut kādā veidā. Atved sev tos vārdus vienreiz, divreiz. Nē, tas ir viens atved. Interesanti, kā tu tiks ārā no tās situācijas. Bet, protams, pirms tam tas jāapmāca, jāiziet cauri treniņu procesā. Principā, ja mums ir spēle, tad ir spēles plāns, tad mēs esam kaut ko darījuši. Pieturamies pie tā, ticam tam. Jā, vienmēr tad ir treniņu process, ir treneris, kurš izveido. Treniņu procesam izveidot to spēles plānu treneris, jo nedēļas laikā tu iziet cauri. Bet spēlētāji, principā, galvenās divas lietas, tad spēles plānu vajag realizēt un papildināt. Ja tu spēj papildināt ar savām individuālām kvalitātēm, kā spēlētājs top, tas nozīmē, ka tu strādā jau virs tā līmeņa, ko vispār treneris tev prasa. Un klubs. Būtiski pieminēt arī to, ka treneru kontekstā ir divas tādas lietas. Mēs vienmēr daudz sakām, bailīgs treneris izaudzinās bailīgs spēlētājs. Un tā ir realitāte. Un tad, kad mums ir ar treneriem citreiz diskusijas arī ar ārzemju speciālistiem, kas darbojas, mēs nevaram tā spēlēt, vai izlašu līmenī treneri citreiz saka, mēs nevaram spēlēt, jo mums ir neatbilstoši kvalitātes spēlētāji. Klausieties, treneris priekš kam tur ir? Tad, lai konstatētu faktu, ka tie spēlētāji nemāk un tad nespēlēt tā, tad trenerim ir jāstrādā pie šīm trūkstošām kvalitātēm, tad trenējam, mācam, daram, kļūdamies, uzvaram vai zaudējam, bet mēģinam tā, lai nacionālā izlasē pēc tam nonāk spēlētāji, kur nesit bumbu savos vārtos. Vienkārši elementārs darbības darbojas, bet šīs bailes treneros var likvidēt pārliecināta vadība arī. Ja mums federācijās vai klubos cilvēki trīc un domā, ka viņa kluba attīstība būs atkarīga tikai no bērnu, jauniešu izlašu vai klubu komandu rezultātiem, tad tur fundamentāli kaut kas nav kārtībā. Jo uz izlases jānāk ir, tu uzvar vai zaudē, tu jāatbalsta savējie. Ja? Bet, ja tu redzi, ka tur nav tā pašadeva un tā tālāk, skaidrs, ka līdzjūtēji tie, kas to pieprasīs, arī. Bet stadionam jābūt vienmēr pilnam nacionāla izlases spēlē. Jautājums pašā noslēgumā par stadioniem. Kad meita nokļūst savās jaunajās futbola mājās un varbūt varat pastāstīt mūsu skatītājiem, kad būs beidzot nacionālais futbola stadions? Par nacionālo futbola stadionu mēs runājam. Es uzskatu, ka tas mums jāuzbūvē visiem kopā. Cik ilgā termiņā?
Jo ātrāk, jo labāk. Mūsdienu tehnoloģijas atļauj būvēt stadionus īsāk par 2 gadu termiņu. Ja mūsu klubs sāks tā spēlēt Eiropā, tad mēs drīz nebūs kur spēlēt. Tāpēc teiksim, tā stratēģija, Latvijā tā diezgan interesanti, atkal tīri politiski mēs vienmēr skatāmies. Ja? Mēs gribam kaut kādus ordeņus. Ja? Tur politiskās partijas grib uzsvērt, redziet, mēs to izdarījām. Ja? Mūsu laikā tas tika izveidots. Kāda starpība? Mēs 30 gadus, vairāk kā 30 gadus neesam spējuši vienoties. Bet kāds ir klimats Latvijā starp klubiem? Augstākajā līmenī jūs esat draudzīgi, nestoties uz to, ka viens otrs skandāli viņš uzspēlē. Jūs esat gatavi tam vienoties šim mērķim? Absolūti. Es domāju, ka absolūti. Jautājums ir tajā, vai šajā lielā stratēģijā arī klubus redz. Šobrīd varu uzreiz pateikt, ka tādas oficiālas uzaicinājumu uz kaut kādām sēdēm, kas vispār vajadzīgs ir Latvijas klubiem, kur ļoti iespējams arī spēlēs agrās vai vēlās virslīgas spēles, tur vai Eiropas spēles. Stadionam ir jābūt piepildītam. Jā, bet tur nav neviena saruna īsti bijusi. Ja? Klubi vispār tiek uzskatīti, mēs to jums tagad uzcelsim. Kā var cilvēki zināt, ko uzcelt? Ja viņi paši nebūs tie, kas lietos, ja, tad diezgan interesanti. Ja, un tā situācija ir diezgan absurda. Mēs domājam vairāk par tām medaļām, ja, kura laikā kas tiks uzcelts, ja, nevis kā to vajag uzcelt. Mums jau ir viens eksperiments. Viss cieņa, protams, Daugavas stadionam, ja, bet no lietošanas viedokļa tā ir katastrofa. Tā, diemžēl, ir katastrofa. No biznesa viedokļa vēl lielāka katastrofa. Ja. Un īstenībā vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Jā, protams. Jā. Dziesmu svētkiem ideāli. Un tāpēc līdz ar to mums ir jāskatās pavisam citādāk. Nevis tas, kas mums ir šodien vajadzīgs, bet tas, kas mums iespējams būs vajadzīgs pat pēc 15, 20 gadiem, lai mēs vēl būtu tajā visā apritē. Ja šobrīd tehnoloģiski un visādi citādi vide mainās ļoti. Es ļoti ceru, ka šīs pirmās diskusijas, kas ir Futbola federācija, pašvaldība, valsts kaut kādā veidā izies savu dabisko ceļu, un pēc tam mēs nonāksim pie reāli cilvēkiem, kuriem tur būs jāspēlē un kur tur reāli kaut ko arī organizēs. Ja? Nevis tikai uztvert tos kā kaut kādus tie, kas tur nebūs. Ja? Bet nacionālam stadionam ir jākļūst arī par kādu kluba mājām, vai ne? Vairākiem klubiem tur var spēlēt. Un jāņem arī koncepcija, ka mums jau noteikti arī tas varbūt arī mākslīgais laukums. Ja? Sintētika ir ļoti laba un labā līmenī. To pieļauj arī viss starptautiskie noteikumi. Protams, jā. Un ja mēs skatāmies, gaismas pilnu mēs visi gribējām. Jā, viņi ir. Dabūjām, bišķiņ mazāku, bet krietni vēlāk nekā gaidījām. Tur nojauc tās mājas nost, pašā var teikt pilsētas centrā, un tas gaismas pils ir. Es saprotu, mums kā futbola mīļiem arī tā ir sava veida gaismas pils, kur mēs gaidām. Tieši tā, mums vajag vienkārši tādu līderu aktīvu, kuram seko līdzi. Un es teikšu tā, es uz tiem politiķiem, kas šobrīd saka, ka viņi te priekšvēlēšanā cels stadionu, nevienu tur līderi neredz, kurš to varētu izdarīt. Viņi varētu pienest ķēdeļus, to es piekrītu, ja, un to būs jādara mums katram. Mums visiem 4 arī jāpienes ķēdeļi, lai tā futbola gaismas pils būtu. Viņai jābūt, tā ir prestižs jautājums. Mums visiem tas ir jāsaprot. Ja kaut kas liels šajā valstī notiks, pavisam noteikti, vai mēs varam aicināt visaugstākā kalibra pasaules personības šeit uz futbolu. Viņiem visiem ir interesanti. Mēs tur sarunāsim daudzas lietas, ja, kas arī ietekmēs arī Latvijas valsts attīstību. Pavisam noteikti. Ja? Es pat neminēšu, ko tu savā galvā, Andri, uzbūri, kas būs tās lielās lietas. Runājot savukārt par metas šo te jauno infrastruktūru, tad tā tiks atvērta augusta sākumā, jūlija beigas. Tiem, kas nezina, tātad tas būs gan laukums, ārā laukums, mākslīgais laukums, gan arī kā treniņu centrs. Protams, šobrīd tas ir izveidots, lai arī pēc minimālām prasībām sākotnēji atbilstu arī virslīgas čempionāta prasībām. Bet jauniešu un visu citu dažādu līmeņu spēlēm un apstākļi tur būs ļoti labi, lai varētu veikt kvalitīvu futbolu apmācību un audzināt jauno sabiedrības daļu. Pats galvenais, ja ir mājvieta, tad pavisam noteikti kaut kas izaugs. Jā. Pavisam noteikti. Savā dārziņā vienmēr gurķītis garšīgāks, jā, vai tomatīņš. Un te futbolisti viņi arī jutīs,
ka viņi te no pirmās dienas ir. Pēc to jau katrs no, piemēram, tādas provinces kā Cēsīm uz Rīgu atnācis dzīvot, viņš kaut kādā brīdī atnāk pie domas, cik var īrēt, vajag savu. Jā. Tas ir viens, bet nav jau tā īsta mājvieta, kur mēs visu laiku satiekamies, mēs zinām, ka mēs tur būsim, un nav jāgaida, kāds tur to koncertu pabīdīs vai nepabīdīs. Nē, mēs tos koncertus gribam tur, bet futbols pavisam noteikti vienmēr būs tur laipni aicināts un būs numur 1. Un visiem pārējiem tur vietas satikties. Pavisam noteikti. Tā mājvietas sajūta ir ļoti būtiska. Jā. Tas jebkurā klubā arī, protams, jārada tā mājvietas sajūta. Un, ja veidojas tās savas bāzes, tas beigās tā personība tur būs krietni atbrīvotāk, pārliecinošāk. Tas ir attīstības process mūsu valsts kontekstā. Bet tu neatbildēji uz jautājumu, kad met savā jaunajā mājvietā? Jūlija beigās. Jūlija beigās. Jau jūlija beigās. Burvīgi. Paldies par sarunu. Turpiniet darīt iesākto, audzējiet un audziniet talantīgus futbolistus, kā labi pienesumu Latvijas futbolam, jo, lai arī ir akadēmijas, lai arī ir kluba ambīcijas, es domāju, ka lielākā daļa arī mūsu sarunas skatītāju to gala rezultātu novērtē nacionālajā izlasē, un lai tā mums ir spēcīga un panākumiem bagāta.